Čau visiem, 4. maiņa klāt, 7. epizode, manuprāt, mums jau ir runā. Mēs šodien esam 3, pirmo reizi 4. maiņas vēsturē ir 3. Tātad Kalniņš pēc ilgākiem laikiem ir atgriezies, kā pats vēlēsies izstāstīt, kur tu biji pazudis. Sen nav sanācis būt, bet priecājos atgriezties tieši tā. Bet mums šodien ir viesis, tā kā, jūs viņu jau esat redzējuši, es domāju, biežāk nekā mums tagad Latvijas florbola tā teikt, lielākā zvaigzne. Vienkārši Artūrs. Čau, Artūr. Paldies par tik skaļiem vārdiem. Tad sāksim sarunu pastāsti. Pirms sākam sarunā tāda iepazīstināšana vispār, kā futbola sabiedrība tātad vispār skatās, tātad saņēma jautājumu. Tas ir tas Artūrs, kurš taisīja saturu par futbolu un tad pārgāja uz florbolu? Daļēji jā. Jo bija vienkārši ziemas pauze. Tad, kad tas futbols ir tik, cik viņš ir, tur paliek, tur Premjerlīga, kas tur vēl, ir Champions Līga. Bet tā kā vietējā bija tāda pauze un kaut kas bija jādara lietas labā, es biju domājis tā, ir jāpaštuko, ko lai es vēl labu daru. Vienmēr kaut kur prātā ir bijuši tie kaut kādi tādi pāris top, varbūt tie sporta veidi, kas tur hokejs, basketbols un florbols man arī vienmēr ir bijis galvā, jo vienu brīdi bija mēģinājis taisīt tādas kā, sporta ziņas, tādas vienkārši sporta ziņas ar tādu diezgan stulbu humora piesitienu, kas man ir, un mēģināju tur iesaistīt arī florbolu. Bet tas kaut kā nebija sanācis, un es domāju, labi, jāpamēģina vēl kaut kā sporta veids varbūt pielikt klāt, un sanāca tā, kad tajā weekendā, kad es gribēju iet principā uz hokeju, sanāca tā, kad tur bija tā, ka es biju beidzot ticis galā ar to, kad ir jāiet kaut kur, kaut kādā vēl sporta veidā, bet hokejā tieši tajā weekendā nekas nebija, un līdz basam es domāju, labi, bas varbūt kaut kad, tikšu līdz tam, un es aizgāju uz florbolu, jo, vienmēr man bija prātā, kad florbols, un es uzrakstīju Ulbrakai, masters uzrakstīju, viņi saka, protams, nāc tikai atsūti mums parādi, kas tev ir sanācis, un droši varēs likt. Un skaidrs, par florbolu daudz noteikti arī parunāsim šajā sarunā, bet vispār, kas sākam šajā sarunā, tā gribētu pajautāt. Pastāst vispār, no kurienes tu nāca, kur tu sportu atradi sev dzīvē, pats tā kā nodarbojies ar sportu, tā kā, kāds sports? Ko tu ikdienā tā? Sāksim ar sākumu. Es esmu atnesis nelielu dāvanu. Nelielas dāvanas. Cik jauki. Ir viena gan dāvana ir jums, un viena varbūt būs skatītājiem. Kāpēc? Mēs varētu labāko jautājumu izdomāt. Jā, pateiks, mums ir jautājums skatītāji. Viena būs dāvana jums, nezinu kādam. Uz maiņām. Būs otra dāvana, būs laicina vienkārši Artūrs, būs kādam izdomāt. Cilvēki kaut kā var pasūtīt šo merču, viņi varbūt... Nē, tas ir kaut kad varbūt sanāks, tad, ja būs laiciņš, tad pietaršos šim arī klāt, bet, Ķepāniņš, jums varam samainīt, ja gribat. Šo noteikti kādam skatītāji, kāds tips ir teikt rekneņi. Būs noderīgi, pilnīgi noderīgi. Super, labs pārsteigums, tagad var droši sākt ar sākumu. Tā, esmu pats origināli no Gulbenes, ar sportu jau no paša sākuma, principā. Man vecākais brālis spēlēja futbolu ļoti, ļoti aktīvi un agrāk Gulbenes rajonā 2. līgā bija veselas 3 komandas, 2. Ziemeļaustrumu futbola līgā bija veselas 3 komandas, bija Stāmarina, Lizums un bija arī Grodi tāda komanda. Tur bija tāds Degvielas uzpildes staciju tīkls Gulbenes pusē, tad tāds Grodi saucās. Es iedomājos, ka saistība varbūt zina tā kā Akas, ka tā es tur arī. Nē, tas bija tāds Degvielas uzpildes staciju tīkls bija Grodi. Viņi bija sponsori un man tēls bija tur tā kā menedžeris tajā komandā. Un es tur kopš, biju pavisam sīka, es tur skrēju līdzi un bumbas padevu tur tajās spēlēs un biju baigi safanojis par to futbolu. Bet vienā jaukā dienā, kaut kad es sastāstīju kaut kādas muļķības vecākiem par to, kad es gribu spēlēt klavieres un tad man aizsūtīja uz mūzikas skolu.
Zin kā, un sākumā bija baigi forši un baigi interesanti, bet tad es sapratu, ka kaut kā visi spēlē pagalmā futbolu, bet klavieres ne, un es netieku, saproti. Un saku vecākiem, ka, kas notiek? Es gribu tur arī, kur visi tur iet uz treniņiem, visi tur jau braukā uz sacensībām. Sēdi mājās pie klavierēm, jā. Un man tā vasara paiet, un man tie 3 skandarbi ir jāiemācās no galvas, jo septembrī būs eksāmeni atkal, kā es pavadīju vasaru, jā. Un klavieres taču smagas arī nevar aiznest. Tur tā lieta, kur tu liksies ar viņām, tieši tā. Sintezatori arī nebija baigi populāri tajā laikā. Ja vienīgi grupa tranzīcijā. Tu spēlē tās klavieres, pēc tam ir iespējas sportam vēl. Zin kā, es vecākiem saku, gribās futbolu, un tur mani sauc, tur nāk, un it kā man kaut kas arī tur sanāk pašam tur tajā futbolā, un okei, un vecāki saka tā, ja tu esi uzsācis, tad vecīt ir jāpabeidz. Es saprotu. Izklausās pēc vecākiem. Un es tad arī tik tālu, kad es pabeidzu, paralēli vēl biju bišķīt kaut kad ik pa laikam tā priekš sevis. Uz basketbola treniņiem arī biju gājis. Tas jau bija īstenībā baigi vēlu, tur nekas no manis nebūtu pa tuvu sanācis. Tad, kad Gulbenes buki tur skanēja pa pus Latviju, tieši tajā laikā. Un pie Agra Galvanovska pavisam neilgu brīdi arī sanāca, ka viņš bija treneris lūk. Un īstenībā uz visu, kas ir ar bumbu, uz visu, ko esmu gājis uz treniņiem, ziemas sporta veidi tik nav manējis, bet tā, principā ar sportu esmu uz tu, un volejbols, basketbols, futbols, florbols bija tādā līmenī, kad tik cik, mums tas likās kaut kas tāds galīgi jauns. Tur Gulbenē, tur nekas tās nav. No sendienām tur kaut kāds varbūt volejbols, tur bija meitenes labi spēlē, un basketbols. Tas bija tas, kas bija tur Gulbenē topā. Tāpēc florbols bija tur tīri tādā līmenī, kad es vispār iepazinos ar tādu kā florbolu. Bija tur, varēja paspēlēt ar sporta skolotāju uz kaut kādām tur, uz kaut kādiem saldumiem, kad tur brīvs laiks ir. Bet tā par florbolu es tikai par viņu tādu kā iepazinos. Un pēc tam jau pēc Gulbenes, kad pabeidzu 12. klasi, devos uz Rīgu, mācījos Rīgas uzņēmējdarbības koledžā. Viņa tāda jau vairs īstenībā nepastāv kā tāda. Aiztiesīju viņu ciet un pabeidzot viņu, reklāma mārketings. Ne pat dienu nesmu strādājis reklāma mārketingā. Tu esi to pašu aizlaudējis visu PR, jo mārketings. Bet es tomēr domāju, tas saturs, kur tu radi, tur varbūt kaut kādas zināšanas tomēr ir noderējušas. Tā jau ir kaut kāda ideja. Viņš saka, ka viņš nenodarbojas. Bet īstenībā, to taisnība, es pat neesmu par tādu lietu pat aizdomājis, ka īstenībā kaut kur tomēr dzīvē tas radošums arī varbūt arī nodara. Savādāk nepamanīt. Vai ne? Tieši tā. Votiņās, un pēc tam sanāca tā, kad pabeidzu to koledžu, un tad bija tā krīze lielā. 8. gads, 9. 8. gads, un tad izdomāju, ka labi, šeit vienmēr varēs atgriezties, devos uz Kipru. Padzīvoju tur vairāk kā 3 gadus Votiņās. Kāpēc tieši Kipra? Tik tālu. Zini kā, tur Īrija, Anglija bija beigi banāli tā laikā. Īrija, Anglija, visi uz turienes. Un arī tagad jau arī Kiprā ir arī pilsē latviešiem, tāpēc tādā ziņā. Viņš ir iesāka šo ziņā. Tā to trendu. Vispār, tad, kad es uz turieni braucu, tad bija tā diezgan pamas. Tagad jau tā, ja paskatās, tad tur pa šito laiku ir bijis diezgan daudz arī tur hoķi gājām skatīties uz vietējiem vāriem. Kad bija Kiprā, tad, kad, zin kā, pasaules čempis, tad tu aiziet kaut kādā barčikā, skaties, tā, šitais no Latvijas, šitais no Latvijas. Es domāju, ka tu Kiprā hokeja čempi. Es pirmo reizi dzirdu. Votiņās, tāpēc, tur 3,5 gadus, bet, palika tā, ka pietrūkst gan stūvinieki savēju, un devos mājās, un pirmo laiku staigāju un skatījos uz Rīgas arhitektūru ar atvertu muti, cik tas man pietrūka visu laiku. Zin kā, tur viss tādā ziņā, viss nav tādu vēsturiskas ēkas, kā tu mums ēdi, tur pa Kluso centru vai kaut vai to pašu Barādu ielu. Principā centrā ir skaisti, mēs to brīžiem ļoti nenovērtējam. Tas tāds ir. Es piekrītu, varbūt pat nepamanām. Jā, skrienam, bet īstenībā
Te ir forši, tāpēc, jāmāk novērtēt tas, kas ir. Vēl es gribēju pajautāt, pirms mēs tā dziļāk ieejam tieši sporta tēmā. Par tām klavierēm tomēr. Jā. Kaut ko vēl māki, atceries, varētu nospēlēt kāds Tagad arēnā Rīga Latvijas tīmā. Vienkārši Arturs sagaida. Tagad labs vakars. Cilvēkiem patīk, to labs PR gājiens. Jā, bet, ja bišķīt piesaistos, tad būtu ok. Bet, kāds laiks viņš nav redzēts klavieres, tāpēc, vajag bišķīt atsveidzināt. Nekas, visam savs īstais laiks, īstā vieta. Jā, es domāju, varam ķerties klāt mūsu sporta jautājumā. Mēs visu kaut ko to esam sagatavojuši, interesanti pajautās, kas mums forši saruna izvērtīsies. Varbūt sākam tomēr ar to tavu vārdu, kā tu sev sauc. Vienkārši Arturs. Kāpēc vispār ir uzvārds? Jā, tas ir vienkārši, jā. Kādas citas versijas. Arturs Slišāns esmu, jā, un jā. Zini kā, nekad nav bijis nekāda iesauka, godīgi sakot. Arčīs, tur, nezinu, tur vēl kaut kā. Skolā vārdā sauc visu laiku. Skolotājs tikai uzvārdā saucam, bet tas tā kā Slišāna. Bet tā pārsvarā bija, jā, kaut kas tur saīsnēm. Arturs, Arčīs, tur tā tālāk. Un te es biju domājis, ka, ok, labi, kā, ko izdomāt? Vienkārši Arturs. Vienkārši Arturs. Es nezinu, kāds, piemēram, sporta eksperts Arturs, tur vienkārši Arturčiks. Es zinu kā, tam, kad tas ir tas, kad, sporta eksperts vispār nē. Vispār nē. Nevienu pašu brīdi neesmu nekad dzīvē nepretendējis, nemēģināt kaut ko teikt, ka esmu kaut ko zinošs vai vēl kaut ko. Man vienkārši, kāpēc es vispār šito visu uzsāku, sākās ar futbolu, ja? Jo vienkārši vienu brīdi bija tā, kad pa virslīgu gribējās ar kādu papļāpāt. Un sanāca tā, ka tajā brīdī kaut kādu periodu, kad neviens īpaši no apkārtējiem virslīgu tieši neskatījās un tos Eirokaus, kur tieši sanāca mūsējiem piedalīties, tur RFS, viņiem nepatīk, ka viņus sauc par futbola skolu. Jā. Viņām Austriju tikko. Kad mēs šo ierakstām Latvijas spēlē pret Austriju pirmo spēli, kā 3-2 uzvar Bullīšos, turpinam. Jā, votiņās. Un nebija ar ko padalīties šajos te kaut kādās savās pārdomās, tāpēc šis viss ir vairāk par parunāšanu, nevis par kaut kādu to, kad es tagad zinu un kāds cits tagad nezinu. Pilnīgi noteikti nē. Tas ir tieši par parunāšanu, lai varētu papļāpāt, padalīties iespaidos. Tā, ka mēs tagad sēžam, forši papļāpāsim, parunāsim, padalīsimies ar, nezinu, kaut kādiem viedokļiem, iespaidiem, ir baigi forši, man liekas. Tāpēc, es tādā ziņā nekad nepats tuvu, man ir kaut kāda pieredze nenormālā, kaut kādā noteiktajā sporta veidā. Ok, tur no bērnības es sekoju vienam, otram, trešajam, bet tas nenozīmē, ka es tur kaut ko tur baigais, nezinu, tur eksperts vai vēl kaut ko, tāpēc nekādā gadījumā es nekad nemēģināju sevi nostādīt kaut kādā tur. Dievs pasaka. Un tu tieši sāki YouTube'ā, taisīt visus video. Es skatos pirmais video YouTube'ā tev pirms 7 mēnešiem Rīga FC, Valmiera FC izredzes Eiropas konferences līgā. Tu iepriekš jau biji veidojis kaut video saturu, varbūt vienkārši nebija publicējis? Nē, zini kā ir. Es visu sāku taisīt TikTokā. Viss nākās ar TikToku, jo es tas pat nebija tajā brīdī, kad es to taisīju, nebija pat domas nekādas tur par YouTube vai vēl kaut ko. Es vienkārši, es tieši YouTube'ā visu sāku taisīt. Es vienkārši paralēli ik pa laikam biju kaut ko iemetis tā, lai mazums, kas, lai tur ir. Lai tur ir, tur kaut kādi pāris, kaut kādi. Itom viņi bija tā kā, šitā filmēt, viņi nebija par šitā filmēt. Tāpēc, TikToks jau ir par šito ten. Tur arī vieglāk apstrādāt. Tādā ziņā tur ir uz to tendēts. Lūk. Un viss bija tieši šādi te. Man visi pirmie video pa lielam tikai 2, man liekas, video ir viena no izlases spēles. Pret Velsu vai pret ko viņi spēlēs, vai pret Azerbaidžānu. Un RFS, kad kļuva par čempioniem. Šie 2 video ir tikai horizontālā veidā nofilmēt. Viss pirms tam, kas ir bijis tur pa futbolu, ir bijis tikai šādā veidā. Tāpēc, un pēc tam arī es sāku arī YouTube
YouTube veidot arī par florbolu un tā tālāk. Jā. Tāpēc man arī šķiet, ka pēc man YouTube slēgs jau pirmais video, ko es redzēju, tev bija tieši Ulbraka talsas spēle, pirmo reizi bija. Un tas vienkārši man tajā florbola algoritmā kaut kā suggested uzradās. Pirmais tāds skatos, kaut kāds vlogeris aizgājis uz Ulbrakas spēli, tur iet viss interviju, tāds, ko tādu neesmu redzējis florbolā. Un tāpēc man likās, ka vienkārši tā, un es pastos, tur tev bija pirms pusgada tas, Rīga FC Ilmē izredzes TikTokā viss sāk. Un pirms cik ilgu laiku sanāk? Kas ir pat gads, man liekas, nav. Būs gads, knapi. Bet tu pastoties jau uz to apjomu un arī popularitāti, gan liekas, ka jau ilgāks laiks. Es zinu, ka man jau, man nav, principā, ar ko tā, dzīvē aprunāts. Man nav kaut kādu draugu, nedz no florbola tusiņa kaut kāda, nedz no kaut kādas futbola iekšienes arī. Es nedabūju atgriezisko saiti vispār gandrīz vai nekādīgi. Tik cik komentāros kāds ieraksta. Okay. Labi, es apskaros kaut kādu, tur viens tur labāk ir izšāvis video, cits sliktāk, tur vēl kaut kā. Labi, tur tendence ir kaut kāda. Bet kas tur kaut ko runā vai saka? Līdz manim pat tas neatnāk. Es pat nezinu, ka florbola saimā ir tikai pozitīvs atsauksmes. Visiem ļoti patīk. Pēkšņi uzradies viens tāds vlogeris. Pie spēlēm interviju, bet tas, ka skatītājs iet un intervē, tas vienkārši wow, un tu parādi, kas tur rekur tribīnēs, arēnā pieejams, labi, neteiksim, arēnā, bet hallē tādai, kā tur viss notiek. Un fani arī. Jā, ka viņš pie faniem pieiet un pārunā visiem tāds wow, vienkārši. Tas ir tiešām tāds pozitīvs un visiem ļoti patīk. Paldies. Es domāju, daudz tagad varētu jaunie uzrasties, jaunā paudze. Sākot vienkārši ar to tā teikt pādām. Paldies, Lels. Man prieks dzirdēt, patīkami, tiešām paldies. Bet tomēr bišķiņ par kaut ko nepatīkamā. Pieminēju tos komentārus, gadās mēs jau arī pirms sākuma runājām, ka cilvēkiem patīk kritizēt. Tiemžēl. Dažkārt arī nepamatoti, kā tomēr ir arī ar kādiem tādiem sliktākiem varbūt komentāriem, kurus ir, protams, ir citreiz es kaut ko ne tā tur, man tur kāds gramatikas kļūdas, tas tā ir, tas tās mana tāda slimība, tas jāsāk, es tur vēl kaut ko. Ir kaut ko, es saku, citiem varbūt liekas, kad es mēģinu kaut kādu, nezinu, varbūt tur baigi gudrot ar no sevis tagad parādīt. Bet, es saku vispār, es vairāk par parunāšanu, par to, kad apspriežam, forši papļāpājam par to, kāda bija spēle, kas kā, gan, nezinu, kad sākumā bija futbolā. Viens tur cilvēks man raksta, es tur no tik gadiem, es tur šitā un šitā jau futbolā tur esmu, tu man tagad tur stāsti kaut ko. Tas normāli. Es nevienu brīdi vispār nepretendēju. Es saku, davai satiekamies no Valmieras, es super. Iedrsim paliņu kopā, papļāpāsim par spēli, nezinu, aiziesim papļāpāsim. Nevienu pašu brīdi neesmu nekad tur, nezinu, es un eksperts tur, nezinu, es neesmu pat dīvāna eksperts. Man pat līdz tādam līmenim ir kā līdz mēnesim. Tāpēc, tādā ziņā, rakstē ir kaut kāds tur pamatots, nepamatots. Es cenšos, nezinu, tur atbildēt visiem, nezinu, ja sanāk tur, ja tur baigi tur kaut kas tur, nezinu. Tā arī, man liekas, es pat nevienu neesmu izdzēsis komentāru. Tiešām, cik es stāvu uz citiem atceros. Tas mūsu jomā normāli pie arī, kas sāk komentēt, tā teikt, to pašu florbola futbolu arī daudz man rakstīgot vispār tur komentē, ko tu saproti, tā kā tas ir normāli, tam jāaiziet cauri, un tā kā, ko tu esi 20 gadus komentējis un tev uzrakstīs, tā kā, neko. Drīzāk jābūt dīvaini, ja neviens nekomentētu. Tad pašam nozīmē, ka ir kaut kas aizdomīgs un slikti un sūdīgi un kaut kas nav, uztveru tešos, tur man tur palabo kaut ko, piemēram, biju sorry, es vēlreiz viens piemērs būs no futbola. RFŠ, Rīgas futbola skola, RFS, kas ir, viņiem pat, es viņus biju nosaucis vienā apskatā Rīgas futbola skola. Viņiem visur RFS, Un viņu līdzjutē man baigi daudz rakstīja, ka, bet klausies, bet mēs neesam Rīgas futbola skola, mums nav jau saistībā ar tādu un tādu, tur kaut kādā trešajā līgā tur vēl, Un es saku, labi, nav jau problēma saukt tā, kā jūs vēlaties. Vienkārši jums tur gan Wikipēdijā rakstīs, gan arī gada pārskatā pēdējā, kas ir, jums visur rakstīs Rīgas futbola skola, paši apskatāties. Bet tā jau nav stresa. Ja tur kaut ko uzraksta, šitā nedari, dari šitā, zin kā, jo tur viss ir kārtībā. Nav jau tā, ka es kaut ko gribu tagad beigi pierādīt savu. Ne jau tu speciāli. Tur tā lieta, vēl jau vairāk, tur nezinu, ja faniem tas ir svarīgi, protams, tieši tā.
Jā, tu pats pieminēji jau šīs sporta ziņas, ko tu esi taisījis. Es šodien arī jau caur tam kontentam atradu. Tu varbūt jau no bērnības, nezinu, vēlējies vadīt ziņas tā teikt, vai vienkārši tev taisīšu sporta ziņas tagad. Jā, tas bija arī par to, ka varbūt īsti kaut kāda sporta ziņas, tas bija viens no tiem momentiem, kad beidzās arī futbola sezona. Es biju domājis, ko lai vēl pataisīs, pamēģina. Tas bija tāds universālais kaut kāds tāds variants, ko varētu taisīt tad, kad tev nav ko likt ārā. Tad, pa nedēļu tev sakrājas kaut kādas ziņas, kaut kādas stulbas, nestulbas, varētu kaut ko mēģināt tur izspēlēt, kaut kā pajokot, varbūt stulbi sanāk, nesanāk, tas ir cits jautājums. Tur bija tāds viens tēls man izdomāts arī, es tur aizgāju uz kumpelām, nopirku tur drēbes un... Mēs Bratislavu, jā, tas mums varīs. Un tas kaut kā arī nebija aizgājis, tur cik uz 2, laikam uztiesīja vai 1 vai 2 kaut kā, un tieši kaut kā bija, es domāju, jāaiziet vēl, jāpamēģina kaut kā sporta veids. Un es tik tālu tiku līdz florbolam, jā. Bet tad tomēr ir varbūt nākotnē gaidām arī citi sporta veidi vai tikai futbols? Man ir nopirktas biļetes uz hokeju, uz nākamo pārbaudas spēli. Man liekas, ka jā. Vai pret Somiju? Pret Somiju, jā. Neatceros, kad es jau sen pirku. Tur es gribu arī kaut ko pamēģināt. Ļoti labi. Es redzēju, tu biji uz Zemgales Mogovas spēli, bet cik es sapratu, tur bija tikai ūdens un grauzdiņa. Jā, tur bija tikai ūdens un grauzdiņa, jā. Mēs ar kolēģi aizgājām, un viņam tieši pēc šitā spēles bija treniņš. Viņš tā kā tur papildlaiks, un viņš tā domā, viņam tas treniņš beidzās pēc 12 kaut kur, viņam vēl uz ādažiem jābrauc, un viņš tāds nākamajā dienā darbā bija tāds saguris. Viņš ūdeni dzerot gājas treniņu, jā? Nē, viņš nedzēra, klausies, viņš nedzēra ūdeni, viņš sportists, jā. Es tāpēc domāju, ka iet uz treniņu, tāds Nē, protams, daudz dzirdāt gadījumu. Tur es biju tikai par ūdeni atbildīgais. Skaidrs. Mēs tā varētu, jau pārslēgties uz florbolu. Jā. Es skatos tieši par florbolu, jau pieminējām šo video, 5. janvārī tu ievieto Ulbrika Talsi. Kā tu izdomāji vispār un atradi, ka Ulbrikā ir florbola spēle, ka ir tāds Latvijas LV florbola spēle? Zini kā, ir kaut kā pavisam tāda bija sagadīšanās, pirms kaut kādiem 2 gadiem, man liekas, es trāpījos Ulbrikā uz florbolu spēlē. Ulbrika pret Rubeni spēlē, tie bija play-offi, un tā bija, man liekas, pēdējā spēle. Ulbrika zaudēja. Un Rubena spēlēja par 1. vietu, man liekas, tad. Jā. Tas bija pavisam nejauši tā, kad es trāpījos tur bija tāda apskata. Tas bija vispār 2 gadiem varētu būt. Jā, kādi 2 gadi bija Otiņās, un man tas tā likās, es domāju, what the fuck, florbols tiešām, pēc tam es pirms tam tiešām, es nezinu, kā jūs jau no sākta galā esat tur iekšā šitā visā. Bet man tas viss bija tāds pilnīgi kaut kas cits internets kaut kāds pilnīgi. Es neko par to nezināju pilnīgi. Arī tagad, man liekas, vēl pat, nezinu, tur 20% nezinu, neko. Jā, es vispār neko nezināju. Un es tāds atnāku un skatos. Jā, tas interesanti ir, klausies. Tie Ulbriks Rubens spēlē, jā? Jā. Ir dinamika, ir vārti, ir azars vienies. Varētu kādreiz logu uztaisīt. Tad man vispār bija, es pat nebiju sapņojis par tādām lietām kaut kā tāda vispār. Jā, un es paskatījos, labi. Tad bija sanācis, kad jau bišķīt apzinātāk, es tiku uz finālu arēnā. Es tiku par 3. vietu, es paskatījos un par 1. vietu, tad Lekrings uzvarēja. 22. gads, jā. Laikam, jā. Tad vēl pie viņiem spēlē, palabojot mani, es nepareizi pasaku uzvārdus, Somijā tagad spēlē, man liekas, Pēteris Trekšs, jā. Bet viņš vēl bija, man liekas, Lekringā, tad iespējams, ka pēdējā sezona. Un tad bija izlases spēles, tad jau vēl apzinātāk, es bišķīt jau tiku uz Valmieru, paskatīties izlasi. Un arī bija jā. Tikās vēl vairāk. Jā. Un tā kā, Bet tad bija sanācis tā kaut kāds tāds klusuma brīdis, kad es nebiju, un tad bija tā kā vairāk tikai futbols. Un tad bija tāds, kad sagribējās ar kādu papļāpāt par futbolu, un tad, slowly es tiku. Bet es saku, man florbols visu laiku bija galvā, un es tā kā,
Ka tu atgriezīsies. Es saku, pat tajās ziņās es biju čekojis tā, ok, tur Lekrings tā viņam šitā iet, ok, tur Masters šitā labi iet, jā, Rubena pārliecinoši pirmie, tā, ok, labi. Un es pat tur kaut kādās ziņās tur mēģināju kaut ko pateikt, nezinu, nu tur nebija baigā tur nekādi skatījumi, bet tā, nu, es saku, man tur tas florbols visu laiku ir bijis un tā kā tā, jā. Un kā tu uzzināji, tu vienkārši ieraudzīji Ulbrikā spēli, varētu aiziet uztaisīt vlogu, pamēģināt arī florbolā, jā? Jā. Kad tu tur gadījies tomēr? No tā paša sākuma. Jā, man bija, es vienkārši sēžu mājās, skatos YouTube'ās televizoru, tāds Ulbrikā vlogs kaut kāds florbola. Kad neesmu redzējis vispār, ka florbolā kāds vlogu taisnāts vienkārši Arturs tāds, ok, tur vēl pusstundu man šeit tas video garāks, un tāds, ok, interesanti, viņš iet vienkārši kameru pārēnu, pie skatītājiem aiziet, pajautā, paprasa, kāpēc ūdeni nepārdot tā teikt, halē. Tad pēc tam spēle, tur momentus, pēc tam muitru vēl spēlētājs tāds, wow, vienkārši kā tu izdomāji, ka jā, tu Ulbrikā pastīties. Jā, no pirmkārt vistuvākais. Ok, sorry, Rockets, es pie jums tā arī neesmu ticis, piedošanu. Jo kaut kā tā arī aizgāju, ok, es tur biju ķekva, kad spēlēju pret Rockets, tur es biju, bet uz Rīdzinieku mājas spēli es nereizi nebiju. Tagad būs jāiet pirmajā līgā. Gan jau pagūs. Tā izskatās votiņās, un es tāds, nu es saku, man bija tā, kad es biju domājis par hokeju. Bet tajās brīvdienās nebija nekādas interesantās spēles. Un es pačkoju, kas ir no listes, kādas spēles ir. Es paskatījos, kad ir tieši vistuvākais ir šeit. Es domāju, kāpēc gan ne? Kāpēc gan, lai nepamēģinātu? Un es saku, es uzrakstīju Ulbrikai. Vienkārši Instagramā, viņiem uzrakstīju. Jā, vienkārši, man liekas, kad Instagramā. Jā, man iedeva mārketinga daļas numuru. Es saku, jā. Kāds tā florball kaut kur nav filmēt, tāds wow. Es rakstu, esmu tāds iesācējs, vai drīkstu pie jums nākt un kaut ko pafilmēt. Tu jau tagad profesionāls skaidrs tāds numur 1 vlogers. Vienīgais šobrīd. Jā, cerēsim pēc nācējiem daudz. Bet tas ir, zin kā, man liekas, tāda veida saturam, man liekas, būtu jābūt, nu, ja ne gluži katrā komandā, bet katrā federācijā, es domāju, pilnīgi noteikti. Jo kāpēc man liekas, ka tas ir tik ļoti svarīgi? Jo visiem ir fotografi. Fotografi ir baigi forši, bet fotogrāfijā tu redzi tikai to, kas tur ir galu galā nobildēts. Arī fotogrāfs, man liekas, ir bišķī tāds pagājis laiciņš, kad mūsdienās visi uztver jau tādu kā saturu ar video, ar bildīti, un ir forši, kad tā bildīte ir. Un kāpēc ir forši, lai tas, jo daudzas komandas taisa kaut kādus tur video, tur viss kaut kas, bet es pateikšu, kāpēc tas nav tas. Piemēram, es arī paskaros, ir atkal sorry, ka es pieminu paliekam futbolu, ja? Ir piemēram, futbola klubi, labi, nesaukšu vārdā, Rīgas futbola klubi, kuri sataisa video, tur ieliek YouTube par savu komandu, tur intervijas ar spēlētājiem, ok, tas viss ir baigi forši, kad ir tāds saturs, bet nav kaut kas, kas vienā, gan skatītājus, gan to jūsu mājas arēnu, gan spēlētājus, gan pašu spēli, gan visu, kas būtu viss vienā. Jo tajās bildēs ir vai skatītāji, vai spēlētāji, vai vārtu guvums, vai vēl kaut kas. Tādā video sanāk apvienot pilnīgi visus, gan skatītājus, un viņi, man liekas, tā kā viens, viņiem, tas ir tas, kas viņus var apvienot. Viņi paskatās to video, tur labi, ok, tur nezinu, kas paskatās, nepaskatās, bet tas ir tāds foršs moments, kad skatītāji ierauga sevi, viņiem ir interesanti, varbūt tur kāds, nezinu, vēl video paliek, tur nezinu, populārs, nepopulārs, tur aizsūta kādam. Super, tādā veidā, man liekas, var baigi forši popularizēt. Tad, kad tas viss ir tādā vienā foršā miksiņā, gan vārtu guvumi kaut kādi, asākie momenti, nezinu, tur pagrūstīšanās kaut kādas, nezinu, starp spēlētājiem, tur varbūt trenera komentārs kaut kāds spēlētāji. Man liekas, tas tāds ir foršs miks, kad, nezinu, varbūt katrai federācijai uz kaut kādu top spēli, nezinu, top kārtu, nezinu, kaut kādu tur
nezinu, basketbola federācija, hokeja federācija, nezinu, šaha federācija, būtu, man liekas, baigi forši, jā. Būtu kāds tāds cilvēks, kurš kaut kā tādu saturu veido, man liekas. Jā, ka mums reiz ašaņi ienāca galvā, taisam 4. mājas florbola komandu un taisam Arturs mums lēnā par kontentu taisītāju. Pieņemsim kā darbu. Jā. Tas tā kā man futbolā ir tāda pāris kausiem komandu. Jā, viņi ir izvēles spēles, jo viņi tieši to pašu dara. Pēc es vienkārši ienāca tādu domu galvā. Bet labi, es skatos, tu uzreiz no virslīgas devies uz Liepājas pasaules čempionāta kvalifikāciju. Kāpēc nolēma tikai izšķirošo spēli pret Somiju skatīties? Kāpēc nebija šī spēle? Tas bija tā, kad sanāca gandrīz pēdējā brīdī izdomājām, ar Sīvu, ka aizbraucam uz Liepāju, forši pavadīsim laiku, un pustu aizies kaut ko pafilmēs. Tas win-win. Jā. Un tad, man liekas, nebija vēl tās darba dienas, ne? Mums šeit bija sestdiena pēdējā spēle. Jā, pārējais bija darba dienas, tāpēc es tajās darba dienās būtu daudz sarežģītāk, jā. Tāpēc, brīvdiena un forši uz Liepājas, smuka pilsēta. Kā patika mūsu izlase? Klausies, zini, kā beigās jau bija grūti atrast vārdus, bet ar visu to kopumā man patika. Klausies, ar visu to kopumā man patika, bija forši, bija tāda, neskatoties, visu tāpatās atbalstīja un bija tāda, nezinu, man vispār florbolā patīk, kad ir tāda ģimeniska tāda sajūta, man liekas. Jā, mēs tādu mazu florbola virtuvīti esam. Jā, ir, un tas, man liekas, tik ļoti tevi, tev tas patīk, tev tā gribās tajā arī būt, tas ir tik ļoti, forši. Tas bija jau tajā spēlē, kad es pirmo aizgāju. Man liekas, tajā Lubraka arī ir tik, tā arēna tāda varbūt nav lielākā, bet tur ir tik, nezinu, tur baigie komplimenti jums Lubraka. Tik maigi kaut kā, tik forši tur ir, un jūs tur var redzēt, ka jūs tur pazīstat tā viens otru, tas tā kā, zini, kā rādās kaut kādās amerikāņu filmās, ka ir kaut kāda viena pilsēta, un visa pilsēta fano par to vienu komandu, un tur kaut kāda Čikāgas Cowboys kaut kāds, tur nezinu, un te arī ir tāda sajūta. Tas tieši saka par to tuvību, kopš to pirmā video ir pagājuši, jau gan visu 3 mēneši, un tagad pajautās florbolas sabiedrībā, ja tu zini, kas ir vienkārši Arturs. Es domāju, to vienkārši Žēlāgā pateiks 100%. Protams, ka zinu. Tas nav daudz mūsu pilsētu, to esi blogus. Padara mūsu slavens, tā kā jā. Bet interesanti arī, vai tu jau no sākuma zināji, ka īsti nav neviena cita, ka tu būsi tas, principā, pirmais. Gudīgi sakot, nē. Tas lauks ir tāds tukšs. Gudīgi sakot, nē, jo, zini kā, man bija tādas domas, kad, varētu būt, kad florbola tā virtuve varbūt nav tik ļoti izlūcināta kā futbola virtuve. Ja? Tāda doma man kaut kur bija galvā, bet, gudīgi sakot, nebiju papētījis, vai ir kaut kas, vai nav kaut kas. Varbūt, ja būtu bijis no agri vai vēl kaut kur uzpeldētu. Kaut kādi jau veidā, zin kā, kaut kādām vietām jau tā informācija agri vai vēl atnāk. Man kāpēc liekas, ka hokeja arī nav nekas tam līdzīgs. Es domāju, ka ja kāds aizies arī uz hokeju, es domāju, ka tur arī visdrīzāk nav nekas. Basketbolā es domāju, ka arī nav nekas. Tur ir katrai komandai kaut kādai atsevišķi, kaut kādi, kurš tur kaut kādu saturu taisa, bet kaut kas tāds, kas uz kaut kādu tur top spēli aiziet un pataisa kaut kādu tādu kontentu. Es domāju, ka tur, varbūt ir, protams, varbūt es nezinu, varbūt nav atceries līdz manī kaut kāda informācija, bet probably nav. Varbūt ir, es nezinu. Nenāk mums. Jā. Es domāju, tagad vai būtu. Arī tas, ka, zin kā, florbols tik maziņš ir un, kad ir tā kopības sveita, kā jau tu minēji, ka varbūt hokejā, tur tagad tas čempionāts mocītais, tur Latvijas, Lietuvas kopīgais, vēl vadēs, visas komandas ir no Rīgas un arī, ka nav baigi par reģioniem un tas mājas spēles ir tukšas, cilvēki nav, ko tu viņš tur ies intervēt, tā teikt, komentētājs apmēram. Tas bija viens no tādiem, kāpēc es to arī biju tā apdomājis, jo man sanāca pabūt pāris reizes uz hokeja šīm spēlēm, uz mūsu pašu vietējām, pirms vēl bija šitais apvienoties ar Lietuvu un Igauniju. Tā, kad tu aizēji uz hokeja skolas Rīgas spēli, tur var redzēt, principā tur ir vieni vecāki, otri vecāki un trešie vecāki. Tur tas, sorry, ka tā saku, bet
tā es redzēju, man tā likās, es tur biju uz kaut kādām spēlēm, 3, varbūt aizgājis, man tā likās uz to brīdi, varbūt tagad. Formulā nav kur sēdēt, jā, mēr vienāk stundu ātrāk. Man tas bija baigi patīkami, un tāpēc es tur biju kaut kāds vēl postu ielicis, kad tur futbola atklāšanas spēlē. Par to postu arī parunāsim, jā. Tāpēc man bija ļoti patīkami, kad es, nezinu, tur aizbraucu uz to pašu Ķekavu. Jā, tā bija tā otrā spēle, pat pret, liekas, tādu Rockets. Jā, ne pret augstākā galā to komandu, jā, no apakšas puši tur spēlē, jā, un arī bija diezgan pilns, un cilvēki nāk, un jā, forši. Šitais jau arī ir tas, kad, tur spēlē brālis, kaimiņš, tur vēl kaut kā, tas viss tur atnāk, viņi draugi paziņas, forši pavada laiku, uzmudrina tur savējos džekus, tas ir forši, Bet tiešām liels prieks dzirdēt to ģimeniskumu sajūtu, kad tu aprakstīji tādu pozitīvu atkarību arī. Tas veidot, mudina visu laiku tev nākt un atbalstīt. Tā tam arī vajadzētu būt. Jā, es skatos, ka tev pēc florbola nav bijis baigi tāds, bloks pa futbolu. Lielākoties tu baigi tajā florbolā. Es iekšā kaut kā negribas uz to futbolu atļūt tieši virslīgi, kaut kā nepietrūkst. Tu biji ielicis, tieši minēja par atklāšanas spēli, kas līdzināja tos skatītājus. Jā. Tas bija 8. marts, un viņiem bija tā atklāšanas spēle, un man tā likās kaut kā, es paskatījos pa teleku, un vismaz es droši vien teicu, ko tu pats neaizgāji. Jā, tur futbola sabiedrībā bija tāds par vienkārši Artūrs, ko tu. Jā, un fotogrāfē, pats nav. Vai ne? Ko tu viņš tur tā saka? Ne jau tas ir kaut kādam klubam, tur apvainas vēl kaut kas, var teikt arī, federācija, cits tur raksta. Tu jau pats zini atbildes, kāpēc tur nav bijis kaut kas vai nav. Jā, stulbi, 8. martā, piekdienas vakarā, 8. martā, arī tādi paši var jautājumi būt, federācija. Kāpēc jūs šitā ieliekat, ja, nav tas labākais laiks, mēs saprotam pavasarī pie mums varbūt, jā. Un tas ir piekdienas vakars, jau ir tumšs diezgan, jo nākamajā dienā tur Grobiņā bija pilns stadions, piemēram, jā. Atkalpa reģioniem, pilsētiņām mazajām atkal. Jā. Ka Rīgā īsti nezinu, ko tieši atbalstīt. Jā. Pats netrenējies tur. Vai ne? Jā. Tieši tā. Un tur uz to pašu Grobiņu arī, kur tur tās ir vietējo, nevietējo variants, ka tur Liepājai, tur laikam vairāk ir leģionāri, tieši Grobiņā spēlē visvairāk vietējie puiši, tad viņus arī gribās atbalstīt. Tieši tas pats, kas man liekas arī ir florbolā, kad nav leģionāru un te spēlēja tavi draugi, tavi radi, tavi kaimiņi. Tas ir tas, kas ir forši. Piemēram par florbola atmosfēru. Kur tev pašam labāk ir bijis, kur tu esi bijis skatīties spēles? Tu zini, ka tu aizbrauks uz šo vietu un tu zini, ka tur cilvēki nāk saprunāties ar tevi, ka tev tur riktīgi patīk tieši florbolā. Klausies, man ir tāda lieta vēl, kad vēl es neesmu bijis, piemēram, Irlavā es neesmu bijis. Es ļoti atvainojos jums, jā. Nākamā sezona paspējas. Kur es esmu bijis. Kur tu aizbrauks, kur ūdens un grauzdiņi būs labi. Grauzdiņi būs labi, jā. Klausies, man ļoti patika Valmierā pret Rubini. Tā spēle bija tad, kad kur tu biji no 7? Tā vai nesmolu tev. Tu biji uz tām pirmajām 4, 2, kas bija Valmierā, vai jau pēc tam, kad bija rezultāts izlīdzināts sērijā un sanāk 6, jā. 3, 4 un 6. Labi, tas nav svarīgi, bet Valmierā pastāv. Bet es saku, Valmierā bija, un pie tam, ka viņiem tas tāds, principiālāks tāds moments. Jā, duels. Riktīgi patika, kad Rubene tur savācās, man riktīgi gribējās tikt, tad, kad viņi ietai gājienā. Man tik ļoti gribējās tikt, bet es riktīgi pa darbu nočamājos un jau, netiku es. Tu dzirdēji par aizlīmētajām kamerām tajā sērijā? Nē. Tajā sērijā bija tā, ka paņēma šitais fani vienkārši aizlīmēja kameru cieti. Pretējās komandas. Viņiem uzstādīta kamera, tā teikt, kur vienkārši pēc tam pasīties labākos momentus, un fani vienkārši paņēma aizlīmēt cieti. Bet pēc tam otra komanda bija ļoti pretim nākoša, un vienkārši iedod savu video, tā teikt, treniņu. Jā, tas vismaz savs, bet fani normāli vienkārši. Tas ir šokējoši, bet tā uzreiz uzjautrina. Tas tās kaut kādas tādas intrigas tādas. Paņēma skoču aizlīmēt cieti. Bieži šitā arī negadās. Jā. Tas tikai Latvijas florbols to redzējis. Jā, Valmierā tu esi bijis Ulbrukā, Talsos tur Cēsīs pret Lielvārdi arī patika. Jā, tu tieši par 4 bija ielas to bildu, kur slēdzinājums Cēsis un Audis spēle pret RFS. Jā, tur arī bija. Tur bija,
diena pret nakti. Tiešām. Es saprotu, pie tam, ka tas nebija, tas bija tā bilde futbola bija no otrā puslaika. Ja es būtu uzlicis no paša sākuma otrajam puslaikam, tad tur būtu vēl kriminālāk. Tā starpība. Tas nav tā, ka tā bilde bija no starplaika kaut kāda paņemta, ka tur neviena nav. Tur jau bišķīt bija pagājis. Tur nebija tā, ka pat no paša starta tas bija nobildēts. Tāpēc, jā. Kas vēl arī tagad ir forši florbolā, ka tu vari biļetes nopirkt internetā. Nu, tu vismaz zinās, ka tev būs vieta. Jā. Agrāk tā nebija, tev vajadzēja stundu braukt ātrāk un vienkārši spēlēt. Varētu pilnīgi tikai ielīst, tad tu vienkārši stāvi rindā tajā un zini, kā tu arī domā, kur tu mašīnu noliks. Tagad vienkārši, cilvēks var atbraukt, viņam biļeti ir, viņam ir, pēc numura, kur viņš ies un sēdē. Tīpaši, ja tālu arī jābrauc, tas palīdz. Tas gan, jā. Un kaut ko vēl gribu pateikt, jā, man Lekrings pret Lielvārdi man patika, bija riktīgi, un tur viņiem arī ir tādi asumi, viņi tur mīl viens otru, tas bija tā arī baigi, forši. Tas ir tas, kas, tad ir baigi krūti, tad, kad ir kaut kāda vēsturīte viņiem, bija šī tā pašā. Tas arī pietrūks citos, manuprāt, sporta veidos, kad nav, piemēram, futbolā, tie klubi ir lagoties jauni visi. Jā, jo viņi bija metalurgs skonto vairs. Jā, šī ir, un viss, viens bankrotē, citam 16 transferi, un arī viņš tur kaut kur aiziet ar dīvainām spēlēm kaut kādā. Ļoti ceru, ka tagad nostabilizēsies tās komandas un paliks daudz, ka būs tās 10 komandas. Bet florbolā tas ir krūta, kad ir tās komandas, kad ir Lekrings jau cik gadus, tur Masters arī un vispār, tas ir tik krūta, kad ir tā vēsture, un viņiem jau ir kaut kādas tur savā starpā jau kaut kādas tādas emocijas. Jā, fanu bāzes tieši tā. Ja, piemēram, Rīga FC, RFS, bazoties nav tik lielas tās fanu bāzes. Protams, labi, tā ir tāda galvenā izkārtnē, bet, tāda bišķīt vēsturītes, pietrūkst. Labi, mums vēl nav tik garš tas periods, lai varbūt kaut kādas tradīcijas parādītos, bet redzat, citos sporta veidos viņas ir. Ar laiku. Ar laiku. Varbūt tāpēc, ka futbolā ir vairāk naudas, varbūt tur ir lielākas kaut kādas intrigas, tāpēc. Protams, jā, ieteikums visā taisnība. Nezinām. Varbūt viņi tur, Kādā vispār līdz šim patikušas ceturtdaļfināla, pusfināla spēles virslīgā? Tu arī pats, ja piemēram neteici par TV, skaties līdzi? Zini, kas ir? Es esmu sācis skatīties, jā. Skatīties un bija tā, ka es netiku. Uz to galveno es aizbraucu, un tad pārējos centos paskatīties mājās. Es tiešām skatījos, jā. Jo pirms tam es kaut kā, tur tā lieta, ka tu neesi baigi redzējis. Es saku, man bija vispār, man atvērās kaut kāda jauna grāmata, un es viņu lasu tagad. Es viņu lasu, un viņa ir fucking interesanta. Tam jau visus ir nointervējis, zin kā. Nezieši, bet tu visu informāciju savāc, visiem es visu pajautājis. Loģiski, jā. Kas šobrīd tādas, patīk favorīti komandas. Zin kā, par favorītu komandām ir baigi grūti. Cits kaut kur baigi tur kaut ko pajautā. Tu par ko? Es domāju, baigi grūti jau tā teikt. Tur labi, man tur labas attiecības ir, tur varbūt ar kaut kādu komandu, kas, ar ko, piemēram, to pašu Masters, jā, man pirmā spēle tomēr tā kā, Otiņās, un tāpēc, kādu tā baigi atbalstīt, varbūt tas atnāks vēl ar kaut kādu sezonu, varbūt ar nākamo, varbūt ar aiznākamo atnāks, bet tā, kaut kādas ir pret ko tā, kurus es vairāk bišķīt pazīstu, un kurus es mazāk pazīstu. Kur uz Talsiem sanāca vienreiz tikai aizbraukt, jā, un pašās beigās tikai. Gandrīz vai, jā. Bet labi, tur Masters spēlēja pret viņiem pašu pirmo spēli, viņi bija Ulbrakā. Bet tieši viņu hallē sanāca tikai vienreiz pabūt, tāpēc, Ar kuru spēlētājs vēlāk labi sanāca parunāt? Kurš pirmais tāds nāk prātā, kur bija pašākā intervija, kur papāpāt? Tādā atmiņā visvairāk palikusi. Kurš bija tāds runātīgāks, jo mums jau arī mēdien dažreiz pēc spēles, ka pēdējās, es neiešu runāt. Zin kā, ir viegli runāt ar uzvarētāju. Arī loģiski, tas arī fakts, bet tā... Negrib parasti runāt tie, kas zaudz spēlē. Ir kāds uzreiz, kas nāk prātā, viņi arī skatās. Zin kā, vārdsargi nāk prātā, Lekrings un Masters, jā. Plūdums, jā? Jā. Bišreids vai Brants. Jā, un Brants arī, jā. Tāpēc, viņi nāk ar viņiem sanāca pakļāpāt, jā. Tāpēc, jā. Bet, pēc zaudētām spēlēm, es saku, tādā ziņā ir... Es arī saprotu spēlētājus, ka viņi atsaka,
Nu, un kāds spēlētājs tā teikt balts atmiņā, kurš es nezinu, baigi tos tāds, wow, viņš tik daudz golus met apmēram, vai kā viņš spēlē? Ir tāds? Lekrings 10. numurs, jā. Puriņš, jā. Jā. Nu, es jau kaut kur biju teicis, ka jā, ja man būtu floorball komanda, tas būtu pirmais transfers. Pirmais transfers, jā. Es uzreiz būtu izpircis. Kā Edgar Puriņš, ja tu šo skaties, tā kā vienkārši. Ja kādreiz man būs savs tīks, jā, tad, Interesēt arī kādu likumu, bet labi, to vēlāk. Apspriedīsim. Ja 4. maiņai būs komanda, tādēļ gaidam Edgar Puriņu transferu. Skaties beigām varbūt. Tā arī vēl tāds tehniskāks jautājums par pašām tām vietām, kur tad spēles notiek. Varbūt ir arī kāda halle, zāle, kas tā labāk patīk, kur varbūt, labāk redzamība, labāk apstākļi, gaišāks, tur nav stabi, piemēram. Tā ir gadās, jā. Stabīri, bet nezinu, tā laikam bija, Valmiera arī tā prioritāte, jā, kad viņiem ir liela halle. Tādā ziņā viņiem tas ir tāds baigais pluss, bet Ķekava ir arī tādā ziņā ir ļoti ērti bija, Sānos tur tā kā brīva vieta ir, mierīgi varēja arī pastāvēt, papļāpāt un kaut ko pafilmēt Votiņās. Bet tā jau es vienmēr atrodu kaut kādu stūrīti, tur talsinieki bija uztraukušies. Tur skaties, mēs tev varam piedāvāt šeit vai šeit. Es saku, paldies, liels paldies, es kaut kur ielīdīšu kaut ko. Jā. Tādā veidā es nāc. Kaut kādā veidā, jā, viņi mēģina tur arī atrast tās vietas, bet es saku, jā, neuztraucieties, es kaut kādā stūrī ielīdīšu tur. Gan jau, tā arī kaut ko parasti ielienu un kaut ko pafilmēt. Bet arī forši tas, ka klubi tagad arī savos sociālajos tīklos ieliek Instagram story, jums šodien vienkārši Artūrs ciemojās. Tā forši vienkārši jau tāds atpazīstams, esi floorball tā teikt. Paldies, visiem mārketingiem, paldies liels, kad atbalsta. Jā, ka tu pieskāries tieši par hallēm, jā, jau laikam uz to lielāko pasākumu, kas ir tāda floorball izšķirošais arēnā Rīga. Tu taču skatīties spēles. Tu esi jau LFS pieteicies mēdīju akreditācijai? Jā, es esmu uzrakstījis, man vēl nav bijusi atbilde, būs, nebūs, tā patiešu. Arī Aldiņ, ja tu šo skaties, apstiprini vienkārši Artūrs mēdīju akreditāciju. Kāda prognozes par pirmā reizi būs arēnā, jāskatīties? Šitā būs otrā reize. Pirmā reize es biju, man sanāca, kad uz Lekrings Rubene, un pa trešo vietu, man liekas, spēlē Masters pret kaut ko. Lielvārdu talsmačiem bija. Vai arī? Jā, mums atceros. Ļoti iespējams, pirmā paša reize. Varētu tā būt. Dokumentēja arēnā. Votiņās. Un, es kaut kādu vēl, nezinu, ja man nesanāksot brīvdienās aizbraukt uz Lielvārdu, tad es kaut kādu video ierakstīšu par to arēnu, kaut kā gribas uzmudrināt cilvēkus, lai pošās, lai pucē kurpes, lai gludina kreklus, šņoras gludina. Tas ir cits mērogs, tur tie grauzdiņi un ūdens. Tie ir svētki, klausies, visa diena. Es arī jau pateicu, kad es uz visu dienu. Uz visām 4 spēlēm. Jā, es iešu uz visām spēlēm. Tā, lai meitenes arī pafilmēt, jūs nereiz neesmu bijis uz meiteņu spēlēm, tad pirmā līga obligāti, Liepainieki, Liepāja grobiņi, tāds Liepājas derbijs. Jā, tāpēc obligāti arī, un, protams, 3. un 1. vieta, superīgi, obligāti visi, kas vēl nav, nopirkuši biļetes, skriešus obligāti uzreiz, es nevaru laist garām nevienu mirkli. Torijāt zarēt. Es ceru, ka es būšu pieejams. Es pats netikšu. Sanāk nebūt Latvijā tik daudz pēdējā laikā. Bet, man pašam ar stulbi netiek. Arī man darba komandējums tik stulbiek tieši. Video tur būs jāskatās. Būs jāskatās, man pašam tur jābūt Zviedrijā floorball turnīros. Bet noteikti gribam arī izcelt to tomēr, to saturu, kā tu atrod tos cilvēkus, uzklausi viņu viedokli, bērnus arī, jauniešu dažādu. Jā, kā vispār ir, tu pirms tam nefilmēt tādu spēlu klaunu, mēs varam intervēt uzreiz, ko jūs prognozējat par šo spēli? Nē, zini kā, tas ir tas mīnus, kad tu pats sevi filmē, jo ja būtu kāds, kas tevi filmē, tad tādā ziņā tev ir brīvas rokas, tu tā kā vienkārši vari kā šodien, tu labi izskaties, jā.
tu neesi, šeit tā kā bišķīt man sanāk pienākt, tā kā vai drīkst jūs uz pāris vārdiem apļāvāt. Tāds bišķīt tāds kontaktiņš ir tāds nopietnāks. Ja būtu kas filmē mani, tad attiecīgi tas būtu tā vienkāršāk un varētu vairāk kaut kā, man liekas, ka tas būtu bišķīt brīvāk un varētu vairāk kaut kādu humoru, bet ja es gaidītu, kad es atradīšu kādu, kas mani filmē, tad laikam es nekad nebūtu. Ja kāds vēlas jaunais operators, būtu vienkārši Arturam droši rakstiet, viņi droši, ka priecāsies. Zināt, kā viņi tāda pieredze, zin kā, jā. Votiņās. Tā kā tā, jā. Tāpēc, ja izdomājat kaut ko darīt, tad darat, nemeklējiet attaisnojumus, jā. Jo tādā veidā es būtu gaidījis kādu vēl operatoru savu vajag ilgi. Bet tad, jā, tad cilvēki ir tādi nejauši uzrunāti, jo es tur atceros, piemēram, bija viens šofers, kur tu uzrunāji, kurš veida komandu, jā, un es domāju, tu saskaņoji, kā tu viņu atvēs. Zin kā, es vienkārši stāvēju blakus, gāju iekšā, un es atcerēju, viņš bija, man liekas, ar kaut ko runājis. Un kaut ko tur es tāds šopiņās, jā, jūs esat ļoti svarīgs cilvēks, nākat, papēbāsim. Jā. Un tāds, arī interesants viedoklis no viņa tā, ko tur klausās, kā tur ir, kā tur tas ceļš tiek pavadīts, ar kādām dziesmām, nezinu, ar kādām skaņām. Jā, un arī ko jaunieši klausās pirms spēles. Kādas dziesmas ir topā tagad, jā, tāpēc, tādas interesantas lietas, jā. Šodien es brauks uz Lielvārdu skatīties pirmās, otrās līgas izšķirošās spēles. Es ļoti gribētu, bet es vēl negribu sasolīt. Ja man sanāks, es ļoti labprātās. Tā kā iespējams meklēt sestdienas veidiem vienkārši Arturu tribīnēs uzprasties uz interviju. Tieši tā. Tikai priecāsties. Jā, tāds, kas nākamais, ko domā, ko varētu darīt pēc šī? Gribētu, piemēram, komentēt spēles, to pašu florbolu, futbolu, rakstīt rakstu sporta centrā. Varbūt kāda komanda tev piedāvās darbu PR. Kas to līdzi? Es domāju, ka pilnīgi noteikti, ka pa visu varētu padomāt. Jo, par to pašu futbolu es biju gājis arī uz... Viņiem bija akreditācija un gājis uz preskonferencēm arī. Wow, super. Horvātija toreiz uz Horvātiju nesanāca, jā, bet spēle pirms ar Armēniju, jā, uz Deņa Kazakeviču. Tu uz Latvijas atceros. Es domāju, tu uz Virslīgas spēle. Nē, uz izlases bija. Labs. Tad tur sanāca tāds viens misunderstandings tāds... Ko tu Dainam pajautāji? Es zināt droši vien, ko es viņam pajautāju, jā. Ne jau tu tiešām viņam to pajautāji. Zini, kā es pajautāju, kad tā bija spēle pret Armēniju. Es viņam pajautāju tā, ka nākamās divas bija, Horvātija un kaut kas vēl bija. Kas, bija... Polija, bet tā bija pārbaudas spēle pret Poliju. Nē, bija palikušas, man liekas... Armēnija, Horvātija, Polija. Vai Velsa? Nē. Vai Velsa bija, man liekas. Nē, mums arī bija izbraukumā. Mums bija Armēnija un izbraukums vēl pret Turciju, kur mēs 0-4 zaudējām. Jā, tev taisnība. Un es viņam jautāju, ka, ja mēs tagad neuzvaram Armēniju, tad, vai ir jēga turpināt? Es viņam pajautāju. Jā, es saprotu, ka vajag kaut kā bišķīt viņu atvērt, lai viņš bišķīt atverās kaut kādus no sākuma, kaut kādus tādus foršākus jautājumus viņam uzdot. Bet, tur arī, tik laiciņš, cik ir, tur arī konkurenti sēž, tur arī jautā, tur bišķīt vajadzēja. Par krēslu jautās. Par krēslu, nē, tur jau, jo viņš jau pirms tam jau bija vairākas reizes, domāju, tik nagls tas nebūšu. Neturpinās ilgi. Bet ja būtu kaut kāds piedāvājums, tad, protams, kad izskatīt viņu, bet nav jau viņu. Bet es tā kā mēģināju kaut ko rakstīt, varbūt komandai palīdzēt komunikācijā, filmēšanā, mārketingā. Godīgi sakot, nevienai komandai nekad nebiju palīdzējis, bet ir bijis tā, kad es esmu, tas bija sen, nav taisnība baigi, jā, bet kaut kad sen es biju vietējā laikrakstā rakstījis Gulbenē par sportu. Okay. Viņi gan to paši nezin, ka to, droši vien, viņi nezin, ka tu to rakstī? Jā, viņi, droši vien, ka viņi zin. Par sportu rakstīja tā kā mans tēvs. Bet tad, kad viņš nevarēja tikt uz kādu spēli, tad rakstīju es. Tad viņš bija to pačkojas kaut ko. Labs. Bet tagad viņi zina. Tagad viņi zina, jā. Tagad viņi zina, jā. Tas ir žurnālists. Pieņemiet viņu. Varbūt droši viņi jūta, ka ir kaut kādas stilistiskās izmaiņas, jā, tādas viegli sataustāmas, bet, jā.
Tas sanāk, to tagad teici sporta žurnālistikā, tā vai tas vienkārši tāds, Tas bija tāds kā hobijs viņam, tāds kā, vietējs laikraksts, zirgsteli, tas bija. Labs. Notiņās. Bet varbūt ir tomēr tiešām jāturpina, varbūt ir arī jāraksta. Varbūt ir vērts tiešām kaut kādu vakanci paskatīties, kad kaut kas būs. Es domāju, sporta centram mierīgi var uzrakstīt, viņi tikai priecāsies, ka kāds vēlas. Starp citu, ļoti laba ideja arī, es nezinu, vai sporta centram ir kaut kādi tādas video reportāžas. Man šeit kaut kas tāds, man liekas, tagad ir preses konferences pēc futbola spēlēm, un jā. Tas arī beigtā. Jo ir arī forši palasīt, bet ir forši, ka tev parāda asākos tos momentus, tur pajautā arī tur, visu šito, nezinu, kas to nezinu. Jā, atgriežoties vēl pie florbola, tā, mēs tā visu laiku lēkājam forši. Jā. Kas tev varbūt tā pietrūks, tagad redzot dažas spēles Latvijas florbola, kas tev tā kā, ienāk prātā, ka šo gan vajadzētu florbola. Zini, kas pietrūkst? Pietrūkst Eirokausa. Lai arī kādā veidā viņi būtu. Es saprotu, ka ir tur top līgas, kas ir tur kosmosā, un ir tur mēs, kas varbūt neesam tieši kosmosā, bet mēs esam tādā ļoti labā līmenī. Man liekas, tādā, kur arī varbūt vismaz kaut kādā sabrauciena veidā, varbūt, zin kā, man kā diletantam ir baigi grūti, es nezinu, varbūt līdz galam tur to. Cik saprotu, laikam kaut kādi Eirokausi tomēr ir tur tiem top klubiem visiem. Top un pavisam mājiem. Jā. Vismaz kaut kādi varbūt, ja būtu. Ir forši, kad ir tā Igaunijas līga, bet man liekas, kad... Augustā, kur tev jābrauc ir uz Valmieru. Tur notiek turnīrs Latvian Open. Un tur parasti atbrauc top komandas. Jā, un tur ir no elites. Un tur parasti Latvijas izlases spēlē arī. Viņi tur spēlē pret Somijas, Zviedrijas. Un tur to labs bloks parasti augustā nedēļā. Tas būtu interesanti. Latvian Open tas tāds turnīrs. Jo man liekas, ir tas baigi krūta, kad ir tik forši, tik krūts vietējs čempionāts. Bet, ja būtu vēl kaut kur, ja, piemēram, kaut vai viena komanda, kaut vai čempions tikai uzspēlē, kaut vai dabūja pa pakaļu, bet uzspēlē ar kaut kādiem bišķīt labākā ranga. Es biju uz Igaunijas finālspēlē, Latvijas-Igaunijas čempionās finālspēlē. Man liekas, ka Lekrings bišķīt tā, pākstījās tur. Nezinu. Bet pašā laikā... Pieminēt čempionu, tāda kaut kāda līga. Ir čempionu kausa, kur spēlē komandas no Zviedrijas, Somijas, Šveices un Čehijas. Bet es zinu, tas lielais florbola četrnieks ir. Un tur viņas ir kaut kādas 8 komandas, tad viņi tur uzreiz play-off spēlē tā teikt. Un tur arī jau uzreiz liela konkurence, no Čehijas, Šveices klubiem, tur kāda Latvijas kluba. Kosmosā, jā. Tad būtu vismaz kaut kā, zini, arī kaut kāds piemērs no tā paša futbola, tur tie pašai čempionlīgi ir, tur pirmais grozs, 2., 3., 4. 4. grozā pārsvarā ir tie, kas pēc ranga ir tur no pašas apakšņas. Bet arī viņiem ir forši kādreiz dzīvē ieraudzīt tos krūtākos, un arī skatītājiem atnāk paskatīties tos krūtākos, kuri ir tur kaut kur tur kosmosā, bet kādreiz dzīvē, varbūt, ja kāds no šīs komandas tiktu tur, tas būtu tā baigi krūta, un ja viņi atbrauktu šeit, kaut vai saku, kaut vai dabūt pa pakaļu, man liekas, bet arī caur tādām spēlēm, man liekas, protams, tas būtu baigi foršā, bet varbūt ne gluži tie čempioni, zin kā, ne mūsēji. Varbūt kaut kāda tur pēc ranga, varbūt kaut kādas tur 3., 4., 5. komandas. Latvija, Vācija, Slovākija. Piemēram, jā. Es saprastu, ka būtu arī finansiālā ziņā arī sarežģīti, droši vien, kad tur braukāt uz kaut kādiem izbraukumiem lidot. Tas arī, jā. Kaut vai sabrauciena variantā tāda, kā sabrauc turnīrs, tas būtu tāds foršs. Bet, tas tā, manas domas kaut kādas, zin kā. Nākotnē. Gan jau. Bet ir forši arī, kad ir Igaunijas līga, man liekas, tas arī jau tāds. Jā, uzreiz tāds jau pirmā sezona. Tiešām bija iepriekšējā epizode ar Pēteru Freimanu, kurš spēlē Jogavā Igaunijas komandā, kur teica, baigi forša ideja, tā teikt, kaut kas tāds izdomāts ir. Bet runājot tālāk, tu sako komandām līdz gan futbolā, florbolā, sociālajos tīklos, Instagramā. Kā tu tā pats paskatoties vērtē, kuri tev klubi tā uzreiz krīt acīs, kuriem tāds foršāks Instagrams, TikToks kontents veidots? Man liekas, florbolā visiem vairāk vai mazāk ir plus mīnus, laikam būs tāds, vienāds. Spēle pēc spēles rezultāts. Jā. Kaut ko TikTokā ieliek Lekrings, Valmiera ieliek kaut ko TikTokā.
man liekas, vai bija vēl kāds. Nu, no virslīgas, man liekas, varbūt viss. Palabot mani, ja es kļūdos. Jā, nu ir tas vēl vienkārši kāds tādēs, ka tomēr nav tāds savs cilvēks, kas veido tieši kontentu, bet tātad viens cilvēks, kurš par vairāk lietām atbild, ka viņam arī ir pienākums ielikt kādā Instagram postu. Nu, futbolam varbūt, vismaz agrāk bija FC Riga, laikam. Kādam patīk, ka Riga FC tās reklāmiņas, ko viņi lika. Pirms spēlēm, jā? Viņš šo pirmo sezonu to vairs nedara. Jā. Viņš saprata, ka izzina, kā viņš zaudē visu laiku. Jā, panāk stratēģija. Jā, tas bija vienkārši. Bet tas bija tāds interesants. Nu, kas tāds, zin, kā interesanti. Tāpēc, jā, nu viņiem tas bija tāds bišķīt tāds RFS arī kaut ko dara, bet es saku, nu viņiem ir kaut kāda tāda savādāk, nu sava pieeja. Viņi tur vairāk, tā filma bija riktīgi. Tā filma, tā bija baigi. Riktīgi tāds atgādinājums. Jā. Un arī tur tā dramaturģija arī tāda sanāca, kad viņi tur no knapi izlīda, izgāja un beigās tik forši. Nu, jā. Viņam tā forši sagāja tas viss ceļš. Jā, tas bija vienkārši vēl uz Florenci un neizšķirti nospēlē. Jā, tāpēc tādā ziņā cepums viņiem tādā ziņā tas projekts viņiem ir nenormāli krustāts. Jā. Tā kā tā. Nu, es tās saprotu, tu aktīvi sako līdz arī Champions League futbolam. Jā. Man tāds interesants ienāca prātā. Vienkārši uz ātro tu vari šaut, ja tu vari tā paskaties tādu Champions League top komandas, un piemēram, tev jāsteidz Latvijas florbola komandām. Es nezinu, pēc rakstura, pēc kaut kāda spēles stila, pēc formām, kas salīdzina kaut Champions League top komanda ar kādu Latvijas florbola komandā. Nāk kaut kas prātā uzreiz tāds. Nu, vai nāk kaut kas prātā? Tā, nu, zin kā, man ir jābūt bišķīt ilgāk tajā visā iekšēnē. Es beigi tur kaut ko mēģinu, te mazliet tādu, kurš ir tas turīgākais klubs, kurš varbūt nav tas turīgākais klubs. Man jau pašam būtu interesanti kaut kādā ar kādu papļāpāt, jo kas man pastāsta varbūt to bišķīt to iekšieni un kaut kādu, nezinu, varbūt, nu labi, es tur neesmu tāds baigais intervētājs, bet būtu forši, ka no kāda uzzināt, nu, kādas varbūt, nu, labi, ne algas, bet, nu, kādi ir budžeti vispār? Kurš ir tur tas bagātākais klubs? Kāda ir, nezinu, vēsture vai Ulbraka ir, nezinu, tur tie spēlētāji lielākoties vietējie, vai nav vietējie, vai viņi ir, cik lieli staigātāji viņi ir, vai nezinu, vai Irlavai arī tur, nezinu, piemēram, ir kaut kādi, nezinu, tur tie čaļi, kas joprojām varbūt dzīvo Irlavā, es nezinu. Nu, cik interesanti tā būtu tā iekšienē. Man gribējās uztaisīt, bet es netiku līdz tam visam, par Rubeni man gribējās uztaisīt. Nezinu, kāpēc biju izdomājis tā par viņiem. Gribējās aizbraukt un tā, nu, kaut kur pastaigāt pa pilsētu, pajautāt, ko viņi nāk, nenāk, nezinu, ienākt vietējā veikalā, pajautāt, nezinu, tur nākat uz spēlēm, nenākat uz spēlēm. LVE, ko cēnos? Nu jā, piemēram, nezinu, kaut kāda tāda veida satura gribējās uztaisīt, bet es līdz tam netiku un varbūt nākamgad, nezinu, ja šogad jau laikam vairs nekā, varbūt par kaut kādu vēl komandu sanāks uztaisīt, bet negribas sasolīt. Es saku, jo, ja es sasolu, tad nav forši, kad es neuztaisu. Bet rekur, tas, ko tu pastāstīji par tiem visiem budžetiem un tā, kāpēc ne, tā kā mēs varam sagatavot raidījumu un pirms nākamās sezonas te uzaicināt ciemos un varam to visu izrunāt. Jā, kāpēc ne tā teikt plāns? Bet cilvēks veikalā un uz ielas arī noteikti. Ginteris, tas arī ir interesanti. Jā, cik tad viņi tiešām Kocēnos Elvija tīpaši tur var aiziet, man šeit daudz florbols te gājuši, gan jauni. Arī citos veikalos. Tas vienkārši man vienkārši tāds iegrīja prātā, jo man pašam bija Kocēnos nometnes florbolu, un tur visu laiku mēs tur gājām. Mēs nevarējām pirkt nekādas, tur nezinu, konfekts, nekādas tur kolas un tā, un mums arī bija tur limits vienkārši, un treneris laik pie kases stāvēts. Kurš tur ņemat, kāds tur pārtēries, visu vairāk apkārt stadionu, mēs skrien pārtēries dažs centrus. Tas Elvija vienkārši. Bet, tālāk par futbolu vairāk gribētos parunāt, nekas tāds baigi florbolu nav. Šodien, es tieši domāju, ka tev laikam pirmais bija tāds YouTube, Instagrams, un pirmais video, ko es uzgāju tavā Instagramā, bija spēle Latvija-Velsa. Un es domāju, tur sāksies no Skonto stadiona, un tur viens vīrietis ūdeni. Baigi tā daudz. Tā teikt, bišķiņu. Aktīvi. Jā, kā tu izdomāji tā, ka vienkārši, kā vienkārši? Tas viss pats no sevi vienkārši kaut kā radās. Es saku, es tur atnāku uz to stadionu, jā, un tā kā čekoju, ok, labi, tur 1, 2, 3,
negluži visi vēl grib runāties. Tā kā, tas vēl arī tāds moments, kad daudzi saka, ka nepaldies. Tā kā, es nezinu, kāpēc, lai neparunātu. Es to naudu neprasu. Tur pastāsti par, es kautrējos. Ko tur kautrēties? Votiņās. Un viņš tāds bija tāds jautrā prātā, viņš tāds ūdens. Un viņš tāds, viņš tāds, beidzot, kāds latviski runā. Es saku, beidzot. Es saku, kāpēc jūs, kā es viņam biju jautājis? Es saku, kad jau tik vēls, kāpēc jūs vēl, tā kā skaidrājot, visi ir, kur... Viņš tāds, nē, es neesmu. Viņš tāds, godīgs pilsēns, un kur tur vēl bija jautājis, kāpēc, jo tad tieši parādījās tā ziņa. Jā, vēl pat tiem lamu vārdiem nosauc 3 latviešu lamu vārds, un neviens vēl latviešu vispār. Jā. Un tad tieši bija parādījusies tā ziņa, kad Latvija tika atzīta par, kur visvairāk dzerto ūdeni. Jā, to arī pajautāja. Jā, un es jautāju, kāpēc tie elsieši, bet viņi tā kā pilnīgi, tā kā nāk pretī un tā kā, tur jau teica, ka domas ūdens garšo tur visiem ģimenē, ūdens, vecām paudzēm. Viņi gribēja pārspēt mums, bet, tā kā tā. Un tālāk, tātad futbola virslīga, cik tev vispār tagad sanāk viņai pasakot līdzi, tagad noslēgušās 3-4 kārtas. Esi paskatījies, kas tur notiek, rītdien Auda Valmieras spēlē, kas tev pārsteidz, kas liek vilties bez Liepājas? Bez Liepājas, jā. Vienkārši es domāju, vai kāds būs, jo pagaidām ir tā, ka dažās komandās iespējams, ka pamainīsies tie galvenie treneri, jā, un varbūt... Ir laiks Dainim. Tomas, ja tu skaties. Varbūt ir laiks Dainim. Daini, ja arī tu skaties. Kazakēviča kungs, tad... Kazakēviča Liepāja? Es būtu priecīgs ieraudzīt Kazakēviča kungu, piemēram, virslīgā kaut kur. Kāpēc gan nē? Gan jau viņam kaut kas ir padomā. Ko viņš tur Liepājā darītu? Visiem leģionāriem. Vai ne? Tā kā tā. Protams, Daugavpils ir pārsteigums. Daudzi bija viņus rakstījuši uzreiz. Es mēdīju prognozēs, biju viens no viņiem 5, kas ielika Daugavpilu pēdējā vietā. Jā, tāpēc daudzi. Nezinu, man liekas, ka RFS šogad arī paņems. Ļoti laba iespēja, man liekas, ka, nezinu, es nebrīnīšos, ja Valmiera būs 2. un es ir Rīga 3. Tu Rīga tikai 3. ielikt? Es nebrīnīšos. Es Rīga 1. ielikt, man šķiet, ka būs šodien 4-0 Liepājas salikni. Jā, bet, Liepāja tāds... Tu spēlē fantaziju? Nē, man bija rakstījuši, man kaut kā nesanāca. Baigīgs. Bet es prognozētājs esmu baigi švaks. Es kaut kādas reizes 4 esmu kaut ko betingā uzlicis un neko neesmu vinējis. Jā, tāpēc no manis ir baigi slikts prognozētājs. Tālākā rekorda pieminēja, tur bijis jau kontents ar PPK, tu esi uztaisījis, tur tu gāji uzvārdu nepareizi uzrakstīji. Jā, es tiešām ļoti atvainojos, ka es nepareizi uzrakstīju tavu uzvārdu. Bet ir bijis doma ietekās PPK spēlēm filmēt, pastīties viņu to vispār projektu? Zini, kā mēs esam bijuši ar kolēģiem vienreiz aizgājuši, tas bija tā, ne uz visu spēli, bet mēs bijām atnākuši vienreiz. Un vienreiz esmu bijis arī ar Ričuku piebraucis, tā ka viņiem bija jau LNK. Vienreiz tur arī esmu bijis, bet tieši pafilmēt, man liekas, viņiem jau tur tā satura jau ir jau tik daudz, kad... Bet tā kā, tas nezinu, tev patīk, kā visu... Nē, viņiem ir cepuri nost, viņi ir tik lieli malači. Es saku, lai kā tu tagad florbalā dari, jā? Kaut ko tādu, ja, labi, tur man pat nav pat 10% no tā, ko viņi ir izdarījuši futbolā. Es saku, man liekas, tikai ar viņu atnākšanu un viņu parādīšanos futbola horizontos kaut kādos Latvijas ir izdarīts daudz vairāk nekā tur pa kaut kādu laika posmu federācija. Labi, tik skaļi varbūt neteiksim, bet tā mēs izgriezīsim. Jā, tiešām viņi ir baigie maleči un viņi dara tiešām ļoti lielus darbus un tiešām. Man pat darbā mēs bieži runājam par PPK tad, kad nezinu, kad
viens kolēģis ir par no hokeja pasaules, un ja tur tā mēs... Bet visi zina, kas ir PPK. Visi zina, kas ir PPK. Viņš saka, vai kaut kad arī aizņem, mēs bijām aizgājuši, jā. Tāpēc, es saku, viņi ir baigie maliči, un es bieži paskatos viņu kādus streamus un tos apskatus, jā, kad kaut kad ir laiks, kad sanāk, tāpēc, viņi ir lieli maliči. Kādien varbūt te uzaicinās ciemos uz interviju? Es labprāt. Bet 4. maiņa bija pirmie. Jā. 4. maiņa pirmie. Bet kaut kādā ziņā tur iedvesmojies no viņiem. Jā, pilnīgi noteikti. Es jau, kad Jurim vienā no pirmajām reizēm, kad es biju, nevis vienā no pirmajām, bet pirmā reizē, kad es biju aizgājis taisīt, tas bija futbols, un tā bija, man liekas... Tā Antwerp, man šķiet, Nīderlandes komanda tāda. Jā, man liekas, ka Rīga tā bija jāspēlē. Rīga FC Skonto stadionu. Un tieši man Juris bija trāpījies pretī, jā. Viņš bija gatavs runāt. Jā, viņš bija gatavs runāt. Kā tajā veiksmīgā sakrīt? Tev sanāk būt īstajā laikā? Kaut kā tās kārtis sakrīt, jā, un ar cēsiniekiem par tiesāšanu parunāt, un jā, un visu. Jā. Tā kā tā. Ja, kad tu pieminēji Kipru, jo, ka tu tur dzīvoji, tagad Latvijas izlasē aizdēja 2 spēles, pārbaudisām martā pret Kipru un arī Lihtenšteinu. To bija arī video, man šeit pēc Kipras spēles, ja? Ievietots. Kur par tiem stadioniem bija? Par stadioniem, jā. Man tieši draugi bija, draugi paziņās bija aizgājuši Latviju atbalstīt uz stadionu draudzību spēlē pret Kipru. Tiešām man kaut kā ir tā, tas jau arī, ne jau tas, kad ir kaut kas tur, nezinu, tur slīktu meklē vai vēl kaut ko, bet, tiešām tagad ir tās sarunas par to nacionālo futbola stadionu. Jā, tagad tad, vieta ir. Tad, kad, pat par viņu tur lem vai izlēma jau vai kā, tad bieži palas tos komentārus un cilvēki saka, priekš kam, nevajag, ir Skonto stadions, ir Daugavas stadions. Ok, ir viņi, bet ja mēs sākam skatīties, Skonto stadions kam pieder? Cilvēkam, kas nevalstī, ok, tur tālāk neteiksim. Daugavas stadions. Tas jau arī pats par 2 klubiem, tā teikt, Rīgā. Jā, un ok, labi, ir Daugavas stadions, bet maz sūdz ar to, ka tas nav futbola stadions. Tas ir vieglot vajadzīgs. Tur nav pat jumta. Virs viņa, kā varēja taisīt rekonstrukciju un neuztaisīt jumtu stadionam, Nauda. Jā, droši vien, ka nav, jā. Bet, tajā brīdī mēs atkal atnākam pie tā, ka mēs esam vienīgā valsts Eiropā, kurai nav vajadzīgās akreditācijas stadionā, lai uzņemtu kaut vai nacionālās futbola izlases spēles. Ja UEFA gribētu, tad pateiktu, kad spēlēt Igaunijā, nevis Skonto stadionā, kur viņi, ja gribētu, tad neatļautu mums spēlēt, jo tur nav vajadzīgās akreditācijas. Bet kā tev vispār Latvijas jaunā izlase, jaunais treneris, tādai Nikolato, kā saka daudzi mūsu jaunais Luka Banki? Tas ir baigi interesanti, un man liekas, kāpēc gan nē. Jā, man liekas, ka šitā izvēle ir ok, bet kā jau daudzi mēs runājam, tad spēlētāji jau tādā ziņā, nav nekas baigi pamainīts. Ok, labi, ir atgriezušies tie, tur Zuzins, tur vēl kaut kas. Šie, kas bija kaut kādā melnajā sarakstā, jā? Ūdens garšīgs. Garšīgs, ko es saku, jā. Cheers. Ne tikai, jā. Jā, bet, kopumā jau tur jau droši vien, kad ir bišķīt arī kaut kāda sistemātiska kaut kāda arī lietas, kas ir jāmaina, un tad jau varbūt arī būs ne tikai, lamāsim ne tikai Daini, bet arī kaut kas citu. Tev vēl jāieskrienās, es domāju, tomēr pārāk mazs laiks arī pagājis. Tieši tā, tāpēc, tur būs vēl. Bet par stadioniem, jā. Man bija tāda baigāša krobi, kad, zin kā, maziņai Kiprā, kura ir, nezinu, labi, ne pusi Latvijas, bet ir ļoti maziņa. Mēs spēlējam pat 3. Mēs pat ne galvaspilsētā spēlējam, pat ne 2. lielākajā pilsētā mēs spēlējam, kas tur ir Limasola, un mēs spēlējam Larnakā. Un tajā Larnakā pat ir tāds stadions, kas ir pat vēl modernāks izskatās nekā mūsu Skonto stadions, kur galvaspilsētā un nākamajā 2. lielākajā pilsētā ir daudz krūtāki stadioni nekā tur, nezinu, mūsu Daugavas vai... Ir Lietuvas piemērs, jā, kad viņi tur mēģina celt savu stadionu nacionālo, bet tā naudiņa kaut kur aizgāja. Tur aizgāja galīgi. Tur ir arī tāds piemērs.
ceru, ka mums būs pozitīvs piemērs agri vai vēl, tāpēc, Bet, jā, tad tomēr Lucavs vēl, tavuprāt, laba vieta. Cilvēki daudz tagad arī par to diskutē, vai tā ir piemērota vieta, vai ir piemērota, jā, vēl 8 citu varianti, cik var saprast, bet izvēlējās laikam. Man bija vistuvāk līdz Skonto stadionam, tāpēc es pēc lokācijas, tur jau droši vien, tur viņa neieliksi baigi laikam, ja būtu kaut kāda jauna arēna, tur Skontika vietā laikam baigi neieliktu, bet, jā. Tas jau privāts taču. Arī. Tieši tā. Bet, Lucavs salā, droši vien, ka būtu tie korti, droši vien. Būtu jau, droši vien, ka, kur, ar parkingiem arī, vienīgais sabiedriskais, droši vien. Arī, pāriet pāri tiltam, no vienas puses pāriet pāri tiltam, no otras puses pāri tiltam. Bet, jā, arī ceļi tur jābūvē. Un man bailes iedomāties, cik tur būs peldētāji pēc spēlēm. Zin, arī tāda mitra vieta tur rod, varbūt daudz kodīs. Jā, tieši tā. Tāpēc, interesanti. Tu skatīsimies, kā būs. Bet, es domāju, ka stadions ir vajadzīgs. Un ar jumtu. Ar jumtu obligāti, ja mums nav tie meteoroloģiskie apstākļi tādi. Kaut vai tīri, es jau biju domājis, labi futbola, bet, ir taču dziesmu deju svētki, ja tad gadās, būs lietus, tie visi, kas tur sēž cilvēki, viņi būs žēl, visi būs sauks tāpļi. Taču, piemēram, vakar taču arī spēlēja sniegā. Jā, tāpēc, ļaujies. Viss cenšakiem. Tā mazliet no sporta jau pieminēja, tu biji aizgājis uz Humpalām, sapriks, jau tur tēlu uztaisīja. Viļānu Broņislavs. Kas tas tāds ir pastāst? Tur viņu var atrast. Klausies, kā gribējās kaut ko tādu, kaut ko tādu stulbu uztaisīt, neaizvainojums kādam vienkārši. Vienkārši čalis, kas ir kaut kāds tāds baigais eksperts, tieši viņš bija tāds baigais eksperts. Ūdens garšo. Jā, ūdens garšo viņam. Viņš tāds, tagad paspriedīšu, tagad es te pa sporta veidiem, tagad parunāšu, šavērā pašam tagad. Kaut ko tādu, gribējās kaut ko tādu pamēģināt. Plānu turpināt? Nezinu, varbūt kaut kad vēl kaut ko tiešām uz arēnu Rīgu ierodas. Nevis vienkārši Arturs, bet Broņislavs Arturs uz arēnu Rīgu. Vienkārši Broņislavs, jā. Tas varbūt neatpazīst cilvēku. Domās, kas viņš tāds? Tas ir otrs. Tas jautājums kaut kāds bad story šitam. Kas Broņislavam tur bija ar Aļonu? Ar Aļonu, kas tos nebija tā līdz galam. Es pēc to neesmu redzējis. Aļonka lamājās, zin kā, un pa laikam viņa tur tāda māk pateikt skarbu vārdu, un tā jau, viņa ir forša meitene. Zin kā, arī viņai saka, ko viņa tur lamājas, kas tur, ko tur, bet varbūt viņai tas, viņu uzkurina, jo tenisā ir tā, ka tev, ir komanda sporta veidā, tur tev nav kam izteikt kaut kādus, tur arī trenerim tiek, citreiz dzirdam arī mammai laikam tiek, tur ir tādi baigi sarežģītas tās attiecības laikam, tur, ja spēle neiet, tad laikam tur ir, kaut kur jāliek tas viss, kaut kur jāliek, kaut kā sevi jāpamodina, nezinu, tur, kaut kā tā, man liekas. Un skaidrs, ko jau pieminējām par hokeja virslīgu, ka redzēju tādu tavu Instagram story, kur tu biji tāda ar ūdeni un grauzdiņiem Mogo hallē, nevis ar kameru. Kāpēc neizdomāju tieši par hokeja finālu taisīt tā vlogu? Jo, manuprāt, arī cilvēki daudz nāk skatīties gan Jelgavā, gan šeit Mogo hallē. Hokeja būtu arī interesanti, bet arī tur sanāk baigi bieži, bet jātrāpās uz īstajām spēlēm. Tas pats arī šeit bija playoffos. Piemēram, pēdējā spēlē Ulbrakai. Ja? Principā, ja viņi būtu uzvarējuši, tas ir nevis Masters, bet Valmierē būtu uzvarējuši, tad katru nākamajā vai aiznākamajā dienā sanāk vēl viena spēle. Kaut kas tāds bija, jā. Principā, visdrīzāk tātad šis te izlaidums manējs vairs nebūtu aktuāls palielam. Tādā ziņā, ka viņu paskatītos, es viņu izlaistu ne nākamajā dienā, bet visdrīzāk aiznākamajā, jo es tur vakaros tikai pamontēju viņu. Tāpēc, viņš visdrīzāk iziet tajā dienā, kad ir nākamā spēle. Palielam
tur ir nākamais notikums, vai viņš ir kādam aktuāli, jau vairs nē, jau tā jau ir veca informācija. Tad, kad bija vienkārši šīs spēles, reiz nedēļā, līdz nākamai tev veselu nedēļa, kad viņi pa lielam, tur cilvēki var pastīties. Bet play-offos ir bišķī savādāk, ka tu tur uzreiz pēc 2 dienām ir nākamā, pa lielam tur jau vairs nekas. Bet tur pats bija arī, ka tagad ir izšķirošā fināla sērija, ka ir daudz lielāka interese sabiedrībām, nekā par pašu regulāro sezonu, kā tur spēlē Lietuvas komandas. Protams. Ir arī Zemgales vārds, kas atzīmē Rihards Cimermans, ka viņš pat regulārā sezonā nestāv vārtos par tiem lietuviešiem un igauniem, jo viņam garlaicīgi ir. Tieši tā. Tāpēc viņš tikai uz fināla sēriju. Cik viņš labi nostāvēja šitajā spēlē pret Mogo, kad tieši man sanāca būt, kur viņš tā vilka, jo vienu brīdi Mogo tur tādus virpuļus tur taisīja, tādas. Ja ne viņš, tad Mogo manām jātāk būtu, man liekas. Jo viņam tieši otrā spēle bija Zemgales vārtos. Viņš bija kaut pusgadu stāvējis vārtos. Viņš savus vienkārši nospēlē. Jā, vienkārši. Tāpēc, varbūt vajadzēja pamēģināt, bet arī, tagad ir tā, ka... Tagad tu teiši šīs pārbaudas spēle. Tas pārbaudas spēle, man ir nopirktas biļetes, tāpēc aiziešu uz... Tikai tiem arēnas Rīgas apsargiem, zin kā. Kaut kas nepatikt. Varētu nepatikt, bet zin kā tādā ziņā, pa lielam, kas tur var nepatikt? Es parunāju ar cilvēkiem. Mani jau padzināja izlases, kad bija Liepājā. Piesēja? Jā, mani padzināja, atnāca dāmas angļu valodā, man teica, kad es tur filmēju, ka man nav akreditācijas. Es saku, labi. Turpināsim angliski, labi. Kāpēc angliski? Viņas nebija vietējās. Viņas nebija vietējās, un viņas saka, pienāca. Jā. Viņas var delegāti kaut kādi, vai kas, es nezinu. Tu kaut Somijas treniņu filmē, vai es? Spēli. Tā kā bija spēli, jā. Un viņi saka, tu iespējams, kad viņi saka, mēs jau nezinām. Jā, viņi saka, mēs jau nezinām, varbūt tu translāciju raidi kādam, nezinu, tur. Varbūt Betingam, Reku sporta centrs filmē visu. Viņiem varbūt bija akreditācija, jo man nebija uz izlasi. Man nebija nekas uz izlasi. Labi, bet tas, kad angliski pienāk, tā kā Liepājā, un ja sporta centrs filmē, tā kā, es mums kaut cits televīzijas, un es nezinu. Varbūt jā, jo viņi man teica, kad es tā kā nedrīkstu, es saku, bet man nav nekāda speciālā tehnika, es filmēju ar telefonu, es saku, ilgāk pa 30 sekundēm nevar, es saku, jūs pilnīgi droši varat būt pārliecināti, ka es ilgāk pa 30 sekundēm, nefilmēju. Tur arī principā tā arī sanāk, ilgāk par 30 sekundēm, pārsvarā tu to momentu kaut kādu, ja tur nav vārtu, tu filmē nākamā. Uztais tur storiju. Tā arī ir. Tāpēc, es viņam saku, es tur video taisīšu pēc. Sākumā tāds bija, ne? Tad, pirmais bija Apstargs, man pateica, kad viņš jau ir dabūjis kad es tur staigāju. Es teicu, cik tālu drīkst tur, es tur tālāk negāju, viss kārtībā. Otiņās, un tad atnāca pirmā dāma, tad viņa teica, kad nevar, es tur saku, es tiešām ilgāk pa 30 sekundēm nefilmēju, tas ir telefons, un tur tādā ziņā viss Pēc kāda laiciņa es jau redzu, kad nāk tādu dusmīgu sejas izteiksmi, nāk, un es saprotu, ka viņi visdrīzāk nāk pie manis. Man visai kas tās par sievietēm tādēļ. Jā, un es tur ar sīkiem, kamēr tur, ar tiem dušiem, kas tur daudzās, es tur ar viņiem pļāpāju, kā viņi spēlē, ko tur, un viņa nāk, viņa tāda apsēdās blakus, un gaida, kad es pabeigšu ar viņiem, un tad es saku, jūs tā kā... Bet angļu valodā. Angļu valodā, jā. Kas? Bet vismaz viņi arī pieklājīgi pagaidīja. Viņa varēja ieiet tev katrā otiņās. Kas tās par sievietēm nepājākas. Kad es uzstācās, es viņai parādīju, kad rekords esmu tāds un šitās. Es parādīju tur no YouTube kaut kādas tos video. Es saku, tas jau ir telefons ar telefonu, jo es drīkstu filmēt. Visi filmē, tāpēc nekas tāds kosmisks nav. Un es jums apsolu, ka tas nav ilgāk pa 30 sekundēm. Tur pilnīgi noteikti nav. Principā viņai arī nebija ko atbildēt. Būsim godīgi. Es tiešām arī nebildēju, tāpēc, nekādu sliktu nodomu translēt kaut kādiem, nezinu, tur betingiem vai vēl kaut kām, nezinu, tur informāciju vai vēl kaut kādas. Bet ir arī kaut kāds likums vai noteikumi tieši par tām sekundēm? Zin kā, ir. Es zinu, kad ir tāda lieta, kad ir tādi cilvēki, kas liek likmes, tā kā,
Tad viņi grib redzēt dzīvē. Lai es tā kā, netranslēju to uz kaut kurieni, laikam. Viņa tādā veidā bija domājusi. Ir tādi, kas liek, tā kā, nezinu, viņiem, laikam, svarīgi ir uzlikt kaut kā laicīgi, pirms betings, laikam, norēģē vai kā, es nezinu, bet, kaut kāds tās tur storijas ir apakšā. Varbūt viņa to bija domājusi. Es nemāku teikt. Bet viņas divi tā, viena tad otra nācija. Daudz mēs runājuši par floorbola, futbolu šodien. Par citiem kādiem sporta veidiem ir bijusi kāda interesantāka, kāda mazāka sporta veida, aiziet pafilmēt, vlogu uztaisīt, piemēram, tur novu speldēšanu, tematiskā šaušana, kaut kas tāds. Ūdenspolo. Klausies, bija doma uz BMX sacensībām. Ja man tur ir vieni paziņas, kas braukā BMX sacensībās, bet kaut kā netika līdz tam. Varbūt kaut kad sanāks, nezinu, uz BMX sacensībām. Jā, te ir pazīstamie viena ģimene, kas braukā, viņiem bērni braukā otiņās, un varbūt kādreiz sanāks. Kas tāds vēl varētu būt? Kas tāds pašam nāk prātā, ko tu pat nezinu, klausies. Jā. Kaut kas tāds, tāds bija tādi, kaut kādi standarti tādi. Kā gaidīsim tev BMX kontentu, jā. Bet vispār runāja par tādu lieliem pasaules sporta mērogu, mums tur priekšniecība bišķi pačuks teikt par FC Barcelonu sako. Bet to jau var redzēt. Mēs redzam jau, pirmā, es jau arī kaut ko pieminēju, bet mīļākais klubs, cik saprotu, tā kā, jā? Jā. Man kaut kā tā, kā bērnībā, es biju uz, tā kā Daugavas stadionā, viņi bija atbraukuši, tā kā viņi pret Skonto bija spēlējuši. Tu biji uz to spēli? Jā. Wow, labs. Tā kā tad es biju ieraudzījis viņus pirmo reizi, tad Ronaldo bija aizgājis prom no Barcelonas, tas Ronaldo, vecais Ronaldo. Mēs arī neesam tiki. Varbūt tur kāds skatās jaunāks, un nesanāca viņu ieraudzīt. Un pēc tam bija, pēc kaut kāda laika sanāca tā, ka Skonto bija spēlējis pret Milāns Inter, uz kurien tieši Ronaldo bija pārgājis. Bet viņš arī neatbrauca. Un arī toreiz viņu nesanāca ieraudzīt. Tāpēc bija tāda baigā škraube. Bet, Kāds Messi? Vai tas nebija tas, ko tu gribēji? Jā, Messi ir. Messi ir, jā, bet viņu Messi redzēja dzīve arī nav sanācis pagaidām. Līdz viņam neesmu ticis, bet, kaut kā tā. Visu laikam nevar gribēt. Bet ja viņi nebrauc pie tevis, mums tad tev jābrauc pie viņiem. Tad jā. Skatos, ka tur bija aizbraucis uz Barcelonas spēli skatīties, tur bija kontents sociālās tīklos. Tur tev nebija doma, ka varētu uztaisīt arī tādu kā angļu valodā vai varbūt spāņu valodu māku. Visdrīzāk, ka pilnīgi, tas būtu nedaudz sarežģīti, jo man angļu valoda varbūt nav tik plūstoša. Bet, jā, tas tāds būtu interesants. Tas būtu interesanti tāds, kā, ir tāds formāts arī, nezinu, tur nebūšu nekāds, laikam, atklājies, kad ir tāds kā izbraukuma variants, tad, kad tu aizbrauc uz kaut kādu pilsētu, pastāsti, cik tev tur maksā šitas, plus tu aizies uz spēli, un tas, kā tu, iepazīstini ar pilsētu, ar to stadionu, un tā kā, uztais tādu izbraukuma tādu logo arī. Jā. Ja nebūtu brauciens ar ģimeni man, ar sievu un bērnu, tad visdrīzāk, kad es, protams, ka būtu uztaisījis. Bet tā droši vien, kad, ir tā, es bērnu pafilmēju. Nē, es domāju, viņus arī iesaistīt. Kaut tu teici, ka operatori nav, varbūt, kas jau var palīdzēt. Bērns, es lieku likmes, jā. Viens montā. Es lieku likmes, lai bišķīt paaugās. Tad varētu būt, kad varētu būt, jā. Jaunā paudze. Jā. Jā, es skatos, mēs tuvojamies mūsu, tā teikt, raidījuma beigām, un tātad skatītāju jautājumu iesodīšu Instagram. Kāds no skatījumiem tiks pie tāda vienkārši Artūrs, tāda merča, tā teikt, krakla. Tūlīt tās izlaukšu, es tu vienu uzdod otru, es tā teikt, pastīsimies. Ko tu mums skatītājs sasūtījuši ir? Tā, uzreiz pirmais jautājums, tātad Džeriņš jautā, kā tu uzzināji par floorballu? Jā, es saku, tas floorballs tiešām, es saku, man sanāca, es zināju, ka tāds ir sporta veids, jā, ar kaut kādām tur koka nujām, mēs tajā skolā kaut ko daudzījām tur ik pa laikam, ne koka, es pārspīlēju, protams, jā, bet tādas viņas, cik es tagad tā paskatos, protams, ka viņas bija tādas baigi primitīvas, kad tur sporta stundās kaut ko mēģinājām tur paspēlēt paši.
Bet, atnākot uz šo te Ulbrakas spēli, man tā grāmata atvērās uz to pirmo lapusi, un tad lēnām viņa uz nākamo, un es saprotu, ka tā grāmata ir ļoti, ļoti interesanta, un te ir daudz lapušu, un man būtu gribējies viņu tā, maksimāli tālu tiktu palasīt, viņu iepazīties, tā kā, Varbūt ar BMX būs tāpat. Līdzīgi. Kas to lai zina? Nezinu. Braukās visu Latviju BMX, tā teikt. Jā. Bet es saku, man tiešām, kad es aizēju uz to spēli, man tās emocijas, ko es gribu tur parādīt, ka tiešām ir ļoti krūts sporta veids, tiešām. Ja kāds, nezinu, es saku uz to, kaut vai uz tiem play-offiem, nezinu, velkat visus radiniekus, savus draugus, kaimiņus, nezinu, tur priekšniekus, visus sauca, tur tiešām ir, nezinu, uz to pašu Lekrings lielvārdi, kad bija, tik krūta spēle bija, nezinu, man emociju bija, es visu ceļu atpakaļ mājās braucu, jau tušti tāds riktīgi, un es braucu un domāju zin kā, pēc spēles tādas emocijas ir vēl, kamēr nosēžās bija, baigi forši, baigi tāds patīkami, tāds uzlādēts, tāpēc, visi nāks uz lampolu, visi. Par šo citu ir arī jautājums, ko mums Riņķis uzdod. Kādas ir tavas domas par Lekringa un Lielvārdas savstarpējo rezultātu, kuri tev liekas labāki? Tā viņš jautā. Jā, kur ir labāki laikam parādīja rezultāts, vismaz šogad, jā. Bet man ļoti patīk viņu tas azarts, kādā viņi ir, kad tur tāds sportiskais niknums ir, viņi tādi, labi, viņš tur uzkāpa uz tās rokas, tas, protams, nav ok, tas nav krūta, bet priekš tām visām emocijām, čaļiem arī kaut kur grūti noturēties, kaut kur ir varbūt arī, jā, gribas parādīt sevi visiem, tāpēc, grūti izcelt vienu vai otru, nezinu, man tādā ziņā, tāpēc, nezinu, par Artevu Rakats. Jā, tāds tas par Artevu Rakats. Pavisam vienkārši jautājums, par kuru hokeja komandu fano, Mogo vai Zemgala? Es būtu par rīdziniekiem, jā. Par Mogo, jā. Jā. Okay. Tā, kas mums te vēl interesants. Jā, mīļākais spēlētājs, varbūt tev ir kāds konkrēts, ko tu gribi izcelt no Lielvārdas sastāvu, to jautā Gačons 08. No Lielvārdas, kas tev tāds nāk prātā? No Lielvārdas. Vai varbūt ne no Lielvārdas, arī no kāds, kur tu tiešām gribi īpaši no Lielvārdas viņiem bija tāds foršs, man liekas, kad, es nezinu, vai viņš bija uzbrucējs vai nē, es viņam vienreiz vēl ņēmu Stukāns, vai ne? Stukāns, jā, jaunais florbolists. Jā, viņš bija labs. Ok, jā, Stukāns bija labs. Jā, bet tā kopumā, es saku, man liekas tā, ja bišķīt pačikot, tad jā, tad varētu no katras komandas kādu izcelt, bet tā, pārsvarā jau skatos tos vārtu guvējus, jā, tāds, kas ir pārsvarā dzirdami, jā, tad, jā, Lekringam, jā, tad 10. numurs, es teicu, tas būtu pirmais transfers, jā. Ok, Edgars Puriņš skatās, jā. Vēl jautājums no Kristīnas Pauļukas. Kuram no florbola komandā vistuvāk sirdī? Tu jau teici, ka tev tā baigi nav, bet tā, kur uzreiz tāda nāk prātā vienkārši baigi patīk? Ja tā uzreiz jāpasaka, tad laikam, tad uz ko pirmo, uz ko aizgāju, jā, tad laikam, Masters, jā. Masters, laikam, jā. Ja tā jāpasaka. Jā, mums to jautājumu ir daudz, bet man šķiet, ka tos atkārtojas. Jā, pamat jautājumus mēs tā kā pajautājām jau. Tikai kurš jautājums tev tā pateikt, jo mēs negaidījām, ka mums būs kaut kāda izloze, tā kā paldies, kas iesūtīja jautājumus visi. Turpiniet sūtīt arī citreiz. Kā zināms, mums viesis atkal atnāks ar balvu. Kurš to jautājums tā teikt uzreiz? Tā. Tā. Par to spēlētāju var tas. Spēlētāju Lielvārdas. Jā, tad apsveicam Gačons 08. Tu savā rīcībā saņemsi vienkārši Arturs Merču, tā teikt. Būs viens no pirmajiem ar šādu.
Kā jā, Artur, mēs tev teiksim lielu paldies, ka tu šodien atradi laiku. Tātad beigās varbūt tev ir kāds novēlējums skatītājiem, kāpēc jānāk uz florbola, kāpēc uz arēnu jānāk. Jā, paldies jums, protams, liels, kad uzaicinājāt. Bija liels prieks atnākt pie jums. Jā, es saku, uz arēnu ir vienkārši must have, tur vienkārši jābūt tā, jūs nevienu brīdi nenožēlosiet, obligāti. Tās ir, es nezinu, kurā citā sporta veidā ir kaut kas tam līdzīgs. Tikai florbolā. Bet tieši tā, kur ir galvenās finālspēles arēnā? Citiem sportiem jāmācās. Bet tieši tā. Basketbolā. Mēs bijām domājuši, ok, tur ar kolēģiem arī kaut kas spriedām. Kāpēc tad, hokejs labi. Kāpēc, lai neuztaisa varbūt to sēriju mazāku, bet, arēnā. Labi, neviens negrib, laikam, dalīt to kaut kādu tur savu naudiņu vai vēl kaut kā. Bet tas ir tik krūti, ka šeit visas svarīgākās spēles vienā dienā tev ir iespējams paskatīties un tik superīgā atmosfērā, gaisotnē ar sev tuviem draugiem, paziņām. Es saku, aiciniet visus, nākat, pērkat biļetes un atbalstat savējos, uztaisat kaut kādu, kreklu tur, nokrāsojat mātus, izdzenat, pusi atstājat podiņu kaut kādu uz galvas, kaut ko, uztaisat kaut kādu pošu šovu un uztaisam šo dienu visi kopā par superīgāko finālu ever un viss būs superīgi, obligāti nākam. Paldies tev, Artur, par šo raidījumu. Priegādā teikt par ūdeni. Par ūdeni. Paldies visiem skatītājiem. Tiekamies mēs jau citās epizodēs. Visu labu. Uz tikšanos.